Labdien visiem! Un šodien tad es pastāstīšu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegtiem pakalpojumiem. Un es jau šeit zālē arī redzu pazīstamas sejas, kad esam jau iepriekš kontaktējušies, tikušies dažādos pasākumos. Un tātad pirmām kārtām es izstāstīšu par tām atbalsta programmām, kuras ir pieejamas faktiski uzņēmējiem, pastāstīšu par LIA sniegtajiem eksporta pakalpojumiem, kā arī pastāstīšu par tādām būtiskākajām kļūdām un būtiskāko kļūdu sekām, kādas tiek pieļautas projekta īstenošanas laikā. Un tad pirmā sadaļa, par ko es vēlos pastāstīt, ir tās programmas, kurām notiek jau projektu īstenošana, un uzņēmēji, vai arī topošie uzņēmēji, var tātad pieteikties projektu īstenošanas laikā. Ņemot vērā, ka šodien šis prezentācijas laiks nav tik garš, lai izstāstītu detalizēt par katru programmu, tad šeit ir tāds kā kopsavilkums, un ja jums ir kādi jautājumi, tad jūs varat vērsties pie mums klientu apkalpošanas nodaļā, arī prezentācijas pēdējā lapā ir mūsu kontakti, un uzdot jūs interesējošo jautājumu. Un pirmā programma, par ko es gribu pastāstīt, tā ir tāda motivācijas programma. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ir tāds biznesa ideju konkurss, ideju kauss. Tagad arī pa Latvijas pirmo televīziju iet šovs firmas noslēpums. Šie visi, un ir vēl tāds arī semināru cikls uzņēmējs 5 dienās. Šie un daudzi citi pasākumi tiek finansēti tieši šīs programmas ietvaros. Un tā doma ir tāda, ka aģentūra organizē dažādus pasākumus, lai topošos uzņēmējus iedrošinātu kļūt par uzņēmējiem, lai studentus iedrošinātu kļūt par uzņēmējiem. Un, ja ir interesi par šiem pakalpojumiem, par pasākumiem, tad mājaslapā ir tāda informācija, un it īpaši gribu aicināt uz šo semināru uzņēmējs 5 dienās, kurš notiek visos Latvijas reģionos, un izmantot šīs programmas pasākumus. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka šeit nauda tāda tiešā veidā netiek dota, kā piemēram citās programmās, kur jūs varat saņemt grantu, pieņemsim tur, nezinu, 5000, 10, bet šeit vairāk ir programma vērsta uz dažādiem pasākumiem, lai skolēnus, studentus, arī pārējos topošos uzņēmējus tomēr vedinātu uz domu, ka ir jāsāk savs bizness. Otra programma, par ko es arī tik detalizēti nestāstīšu, noteikti jūs jau zinat biznesa inkubātoru, jo arī Jelgavā darbojas biznesa inkubātors, un tie, kas vēlas saņemt atbalstu šajā biznesa inkubātoru programmā, tad ir jāvēršas tieši Jelgavas biznesa inkubātorā, un tad jau ar šo biznesa inkubātora operatoru ir jāvienojas, kādā veidā tad jūs varētu iestāties šajā biznesa inkubātorā. Trešā programma, kurā notiek projektu īstenošana, ir apmācību programma. Un apmācību programmā tātad aģentūra ir noslēgusi 16 līgumus ar dažādu nozaru asociācijām, biedrībām, un šīs nozaru asociācijas organizē apmācības. Un ja kāds uzņēmējs vēlas apmācīt savus darbiniekus, tad LIA mājaslapā ir saraksts ar šīm nozaru asociācijām, tad var tātad izvērtēt, kura nozares asociācija atbilst jūsu uzņēmuma nozarei, tad arī vērsties šajā nozares asociācijā un tad vienoties, vai būtu iespēja tātad pieteikties apmācībām un saņemt šo atbalstu līdz pat 80%, jo šiem projektu īstenošanas laikā var pievienoties un kļūt par projekta partneri. Un pēdējā programma ir kompetences centri. Šī gan programma ir vērsta tieši uz tiem uzņēmumiem, kuri tieši nodarbojas ar tieši jaunu produktu izstrādi, pētniecību, un ir šobrīd noslēgta līgumi ar 6 kompetences centriem. Un, ja kādam uzņēmumam ir ļoti laba ideja, ko vajadzētu pētīt, kur vajadzētu tātad pieslēgt zinātniekus, lai zinātnieki strādātu ar šo ideju, tad ir iespēja uzrunāt šo kompetences centru vadību, un tad ar viņiem jau varētu vienoties, ka jūs iestājaties kompetences centrā. Bet, kā jau es teicu, šeit jau tomēr tiek ļoti, ņemot vērā, ka šie kompetences centri ir noslēguši līgumus ar aģentūru, tad es pieļauju, ka šie kompetences centri varētu ļoti stingri izvērtēt, kura tad tā ideja varētu atbilst viņu kompetences centra specifikai, kura tad nē. Tad nākamā sadaļa ir par tām programmām, kuras uz šo brīdi, uz šodienu ir tātad atvērtas, kurās var iesniegt projektus. Pirmā ir tāda ārējo tirgu apgūšana, kas ir vērsta uz eksportu. Par šo programmu es arī nedaudz vēlāk pastāstīšu dažos slaidos. Un otrā programma, kas nav vērsta tiešā veidā uz uzņēmējiem, bet uz jums kā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, tad daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Tad tā ir tā programma, kuru mēs ieviešam,
kurā tad iedzīvotāji var saņemt atbalstu tieši daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Un cik es zinu, arī Jelgavā šis process notiek. Programma ir ļoti sarežģīta, jo iesaistīts ļoti liels cilvēku skaits, gan mājas iedzīvotāji, gan būvnieki, gan projekta vadītāji, gan pilnvarotās personas, gan būvuzraugi, inženieri. Un līdz ar to programma ieviešas lēni, bet katrā gadījumā tas rezultāts bieži vien, kas tiek sasniegts, tātad mazāki rēķini, skaistāka māja, nu, tā ir tā vērts. Tad ir programmas, kas atvērsies tuvākajā laikā. Mums tātad šī gada beigas ir zīmīgas ar to, ka patiešām ir ļoti daudz darba. Ekonomikas ministrija tātad ir apstiprinājusi, arī ministru kabinetā jau apstiprinājusi virkni ar ministru kabineta noteikumiem, kas nozīmē, ka būs tātad jaunas programmas. Bet, nu, kā lai saka, kad programmas ir ļoti dažādas, katra programma ir jāizvērtē, vai atbilst jūsu uzņēmuma mērķiem, vai atbilst tātad jūsu biznesa idejas mērķiem, un tad ir jāskatās, vai jūs varat uz kādu pieteikties, nevarat. Ja nevarat, tad jums ir jāskatās hipotēku bankas virzienā, garantiju aģentūras virzienā, un tad jāizvērtē varbūt, kad jūs tad šajās iestādēs varat saņemt atbalstu. Un tātad būs programma pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai. Tātad programma vērsta uz ražojošiem uzņēmumiem, kuri patērē ļoti lielus resursus tieši apkurināšanai savu uzņēmumu, un te varēs tad nopirkt katlus, lai apkurinātu savu uzņēmumu. Bet vēlreiz vēršu uzmanību, ka programma būs vērsta uz ražojošiem uzņēmumiem. Tad programma augstas pievienotās vērtības investīcijas. Šī programma atvērsies otro reizi, tad programmas otrā kārta, un te jau arī ir nodefinēts šis programmas atvēršanās laiks no 12. decembra. Projektus varēs iesniegt līdz 2. aprīlim. Un tad tie gan būs tādi liela apjoma investīciju projekti, par ko es arī pēc tam pastāstīšu. Pilnīgi jauna programma, kas iepriekš nekad nav bijusi, ir mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma. Te jau uzreiz nosaukumā var redzēt, ka šī programma nav vērsta uz lielajiem komersantiem, tieši uz maziem vidējiem komersantiem, un šeit jau atbilstoši programmas nosacījumiem varēs tāda saņemt atbalstu jaunu produktu izstrādē. Un šo programmu mēs plānojam nākošgad atvērt, un kad programma varētu būt visu gadu atvērta. Un pēdējā programma, kas ir vērsta uz starpnozaru sadarbību, tātad klāsteru programma, tiks atvērta nākamā gada sākuma, arī no 2. janvāra līdz 29. februārim. Par ko es arī par šīm programmām es tā nedaudz sīkāk pastāstīšu nākamajos slaidos. Un, kā jau teicu, ārējo tirgu apgūšana, ārējais mārketings. Te tātad var saņemt atbalstu uzņēmēji, kuri jau ražo savu produkciju, kuri sniedz pakalpojumus, un šīs programmas ietvaros var aizbraukt, piemēram, uz izstādi, uz konferencēm ārvalstīs, jau piedaloties vai no ar savu prezentāciju konferencē, vai piedaloties ar stendu izstādē, un pēc tam saņemt atpakaļ līdz pat 50% no šīm izmaksām, ko viņi ir maksājuši izstādes organizatoram vai konferences organizatoram, vai arī, kā arī var saņemt 50% no komandējuma izdevumiem. Nu, diemžēl šis attiecināmo izmaksu loks nav pārāk plašs, bet katrā gadījumā mums ir diezgan daudz uzņēmumu, kuri regulāri izmanto šo programmu, regulāri brauc uz izstādēm, saņem atbalstu, realizē projektus, jo principā tā vienā projektā var arī ielikt vairākas izstādes. Ne tikai vienu, bet, teiksim, ja uzņēmums brauc gada laikā uz kaut kādām, piemēram, 3 izstādēm, tad var attiecīgi uzrakstīt vienu projektu un vienā projektā salikt šīs 3 izstādes. Un vēl šajā programmā tātad ir bonus, kad jūs varat, teiksim, tie uzņēmumi, kuri jau vairāk kārt realizē projektus šajā programmā, ir iespēja nevis pirms projekta iesniegšanas aģentūrā rakstīt šo projektu, bet pēc projekta, tātad 3 mēnešu laikā, pēc izstādes ir jāiesniedz aģentūrā projekts, un principā tad aģentūra izvērtē sākumā projektu, apstiprina, tad izvērtē šo maksājumu pieprasījumu un tad izmaksā naudu. Līdz ar to tad uzņēmumam arī optimizējas resursi un rezultātā tas pats rezultāts, kā iesniedzot projektu pirms izstādes. Un šeit tad var arī šajā slaidā redzēt, ka tātad ir šie 2 veidi, kādā veidā var iesniegt projektu. Un varu teikt, ka uzņēmēji ir ļoti aktīvi šai programmā. Vidēji mums ir kaut kādi 50 projekti. 50 projekti ir gada beigās. Parasti novembrī, decembrī uzņēmēji aktivizējas, bet principā vidēji ir 30 projekti mēnesī, kuri tiek iesniegti. Un šī programma ir tagad atvērta līdz gada beigām, un šī programma būs atvērta arī nākošajā gadā, līdz pat nākošā gada beigām.
Nākamais slaids ir par programmu augstas pievienotās vērtības investīcijas. Tāpat kā iepriekšējā programma, arī šī principā jau ir orientēta uz tādiem uzņēmējiem, kuriem ir tādi tālajošāki plāni, kuri arī plāno nākotnē turpināt eksportēt, kuri plāno paplašināt savas ražotnes vai arī izveidot kādu jaunu ražotni. Tātad šajā programmā tiks atbalstīti liela apjoma investīciju projekti. Un tieši varēs iegādāties iekārtas, veikt būvniecības darbus. Un šis slaids, ko jūs tagad redzat, ir pats būtiskākais, jo te ir noteikts, ka tātad projekta attiecināmo izmaksu minimālais apjoms ir 3 miljoni lati, kas nozīmē, tātad, ka, kā jūs teicu, liela apjoma investīciju projekti, piemēram, ja uzņēmums plāno iegādāties iekārtas pa 500 000, diemžēl šī programma tātad jums neatbildīs, jums jāmeklē kādi citi finanšu resursi, kā tos piesaistīt, jo šī programma ir vērsta tieši uz tādiem lieliem investīciju projektiem, kur tātad minimālais šis apjoms attiecināmo izmaksu, tas ir iekārtas un būvniecība bez PVN būs vismaz 3 miljoni lati. Atpakaļ var saņemt līdz 35%. Un arī šajā programmā ir noteiktas tās nozares, ko mēs atbalstam, bet pārsvarā šis akcents tiek likts uz apstrādes rūpniecību. Te vēl papildus ir arī vēl dažas citas nozares, transports, loģistika, IKT nozare. Un te ir jāvērš tomēr uzmanība, ka arī ir nozares, kuras šajā programmā diemžēl netiek atbalstītas, un tāpēc mums dažkārt arī klientiem, ja šī nozare nav atbalstāma, diemžēl klientus nākas apbēdināt un informēt, ka tātad nevarēs iesniegt projektus. Šajā programmā arī ir būtiski tas, lai tomēr tā kā pātrinātu šo struktūru fondu naudas apguvi, projektus tātad drīkst uzsākt pēc projekta iesniegšanas aģentūrā. Ja iepriekš, ja mēs domājam, salīdzinām par iepriekšējo plānošanas periodu, tad bija nosacījums, ka vispirms ir jānoslēdz līgums, tikai tad var uzsākt projektu īstenošanu. Tad šobrīd tātad jau tajā brīdī, ja uzņēmums, piemēram, 1. martā iesniedz projektu, jau 1. martā var uzsākt projektu īstenošanu. Bet tad ir jārēķinās, ka pastāv iespēja, ka šis projekts netiks apstiprināts. Un attiecīgi tad jau pa saviem finanšu resursiem šis projekts būs jārealizē. Nu jā, un vēl jāņem vērā, ka šajos projektos, kas tiek īstenoti, šis finansējums tātad tiek izmaksāts beigās. Sākotnēji ir jāiegulda savs finansējums, un šajā programmā vai nu tas būs, pieņemsim, mātes uzņēmuma ieguldījums, vai tas būs bankas kredīts, bet sākotnēji tad ir jāpiesaista finanšu resursi, jārealizē projekts, un pēc tam tad tiek saņemts atbalsts. Pēc tam, kad mēs pārliecinamies, ka šie projekti ir tātad realizēti atbilstoši izvirzītajām prasībām. Nākamā programma, par ko es arī gribu pastāstīt, ir tātad programma, kas ir vērsta uz maziem vidējiem komersantiem un vērsta uz jaunu produktu izstrādi. Šī programma, kā jau iepriekš teicu, ir pilnīgi jauna. Iepriekš šāda programma nav bijusi. Ir bijušas līdzīgas, kur ir bijusi jauna produktu izstrāde, bet šī programma ir atšķirīga ar to, ka ir jau skaidri nodefinēts, kādiem pakalpojumiem ir paredzēts atbalsts. Ir pat nodefinēti skaidri pakalpojumu sniedzēji, kuri varēs būt tātad, ar ko jūs varēsiet slēgt līgumus projektu īstenošanas laikā. Un šeit tad var redzēt, ka atbalstāma būs rūpnieciskie pētījumi, prototipu izstrāde, patentēšana, arī jaunu produktu vai tehnoloģiju certificēšanas pakalpojumi. Tātad konkrētas lietas, ko uzņēmums, kurš izstrādā jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas, var tātad šajā programmā izdarīt. Un šeit tas finansējums vienam komersantam ir līdz 10 000 latu, un savukārt šī procentuālā daļa tie ir 60%. Un tas, ko es gribu uzsvērt, ka mēs arī šajā programmā jau šobrīd klientus informējam, ka ļoti uzmanīgi izvērtēsim šo biznesa un attīstības plānu, kas ir obligāta projekta sastāvdaļa, jo tas, ar ko mēs esam saskārušies, ka bieži vien šie projekti, arī biznesa plāni ir nekvalitatīvi sagatavoti. Un jau šobrīd, principā, tā mūsu vīzija ir sekojoša, ja redzam, ka šis attīstības biznesa plāns ir nekvalitatīvi sagatavots, attiecīgi šādi projekti viennozīmīgi tiks noraidīti, taču pēc uzlabošanas, pēc pilnveidošanas šis uzņēmējs var iesniegt atkārtoti projektu un jau attiecīgi tad arī saņemt šo apstiprinājumu. Jo mums ir jāgūst pārliecība, ka šis pētījums nav vienkārši tāpat vieni, ja, tāpēc, ka ir pieejama struktūra fondu nauda, bet tiešām pēc būtības, ka ir laba, dzīvotspējīga ideja, kuru vajag vai nu nopatentēt, vai nu veikt certificēšanu.
Un, kā jau iepriekš minēju, ir tātad programmā jau noteikti konkrēti tātad pakalpojumu sniedzēji. Jums būs iespēja slēgt līgumus ar konkrētām iestādēm. Un šeit jau tātad ministru kabineta noteikumos ir noteikts, kas tad būs šie pakalpojumu sniedzēji. Pirmām kārtām tās būs tātad Izglītības un zinātnes ministrijas šajā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās iestādes. Te arī tās ir uzskaitītas arī patentu valde, patentu pilnvarotie un arī šīs Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditētās institūcijas. Attiecīgi tās būs tās iestādes, ar kurām slēdzot līgumus, šīs izmaksas būs attiecināmas. Tad pavisam īsi dažos teikumos par šo uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanu. Tātad ražojošie uzņēmumi programmas ietvaros varēs saņemt atbalstu tieši uzņēmuma siltumapgādes sistēmas uzlabošanai. Un tātad programmā šis finansējums nav pārāk liels, 13 miljoni lati, bet šim vienam projektam maksimālais apjoms ir 5,27 miljoni lati. Bet šeit ir programmā daudz un dažādi nosacījumi. Attiecīgi pirms uzņēmējs plāno iesniegt projektu šajā programmā, tad mans ieteikums ir rūpīgi izvērtēt šos programmas nosacījumus, jo šeit ir piemēram nosacījums, kā mēs pārbaudīsim, kurš projekts būs atbalstāms, kurš nebūs. Viens no nosacījumiem ir piemēram, kad tātad ieguldījums siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskās iekārtās ar uzstādīto jaudu lielāku par 3 megavatiem. Ja, šis jau nosacījums, kurš attiecīgi tos, kuri nekvalificēsies šim kritērijam, attiecīgi tie netiks atbalstīti. Tāpēc arī, ja jums vai kādam citam uzņēmumam ir vēlme pieteikties šai programmā, tad būtiski ir izvērtēt tieši šo atbilstību. Tas, protams, attiecas uz visām programmām, bet jāizvērtē tāda projekta uzņēmuma atbilstība. Un pavisam īsi par klāsteru atbalsta programmu. Arī varbūt kaut kur dzirdēts jēdziens, bet nekad nav īsti līdz galam skaidrs, ko tad tas nozīmē, tad klāsters. Bet klāsters principā tā ir tāda uzņēmēju sadarbības forma, kur dažādu nozaru uzņēmumi veicina eksportu, inovācijas, un tieši arī šī programma, ko LIA administrēs, būs vērsta uz šo starpnozaru uzņēmumu sadarbību. Un šis formāts būs tāds, ka tātad biedrība vai nodibinājums kopā ar vismaz 20 uzņēmumiem un vismaz vienu zinātnisko institūciju sagatavos šo projektu, izstrādās stratēģiju un attiecīgi pēc tam tad ieviesīs dzīvēs šo stratēģiju. Un tā galvenā doma tātad šo visu uzņēmumu, kas ir klāsterī, viņu eksporta potenciāla paaugstināšana, arī jaunu produktu izstrāde, tātad, lai šie uzņēmumi orientētos uz sadarbību un tādā veidā tad veicinātu savu attīstību. Un šajā programmā projektus pieņemsim nākamā gada sākumā, un tad, principā, ja ir kādam uzņēmumam interese, tad tas, ko mēs ieteiktu, vērsties savā nozares asociācijā un tad interesēties, vai viņi plāno šādu projektu gatavot, un, ja plāno, tad kāda ir jūsu iespēja pieteikties šajā projektā. Un kā jau solīju par kļūdām, tas, ar ko mēs sastopamies ar nekvalitatīvu projektu īstenošanu. Un, ja varbūt iepriekšējā plānošanas periodā mēs rakstījām vēstules, lūdzām sniegt skaidrojumus dažādām identificētajām problēmām, tad šajā plānošanas periodā ir nedaudz savādāk. Tas, kas notiek, tātad notiek finansējuma samazināšana. Un ir tāds jēdziens jauns, kas ir šajā plānošanas periodā parādījies finanšu korekcija. Attiecīgi tad, ja projekts netiek ieviests atbilstoši noteiktajām prasībām, attiecīgi tam, kas tika sākotnēji plānots, tad aģentūrai ir tiesības piemērot finanšu korekciju. Tas nozīmē samazināt atbalsta apjomu. Nu, kā piemēru varu minēt, jūs jau, teiksim, šeit jūs redzat tātad Eiropas sociālā fonda logo, Eiropas reģionālā attīstības fonda, kohēzijas fonda logo. Ja. Tā ir Eiropas komisijas obligātā prasība, ka tātad, ja tiek projekts finansēts no Eiropas Savienības, obligāti jābūt tātad informācijai, kad šie konkrētie fondi finansē šo projektu. Un to tad Eiropas komisija arī ļoti stingri pārbauda. Un ir uzņēmumi, kuri, diemžēl, neievēro šo prasību. Ja iepriekš varbūt mēs nebijām tik ļoti stingri šajā jautājumā, tad šobrīd tas, ko aģentūra dara, samazina šo atbalsta apjomu par 1% no šīs pieprasītās summas par to, ka šāda vizuālā identitāte projektā nav piemērota.
Vēl viens problēma jautājums parasti ar grāmatvedības uzskaitas nodalīšanu. Ir uzņēmumi, protams, kuriem ir sarežģītas grāmatvedības uzskaitas sistēmas un diezgan grūti nodalīt projektus, un tad parasti kopā ar aģentūru šis uzņēmums skatās, kādi ir tie risinājumi, kādā veidā var nodalīt šo grāmatvedības uzskaitu. Bet ir arī uzņēmumi, kuri vienkārši nenodala. Viņiem ir jau 5. projekts, bet joprojām viņi tā kā nenodala un saka, ka tas nav iespējams. Un šādā situācijā mums ir tiesības līdz pat 10% samazināt šo finansējumu apjomu. Jo, ja ir grāmatvedības uzskaita, tad jebkurā gadījumā šobrīd tās grāmatvedības uzskaitas ir tik modernas, kad ir iespēja atrast kaut kādu veidu, vai tās ir dimensijas, izveidot jaunu dimensiju vai ar atsevišķiem subkontiem. Tomēr, ja meklē risinājumu, tad parasti var atrast. Un, attiecīgi, tad, protams, ja ir nodalīta grāmatvedības uzskaita, tad šāda finanšu korekcija netiek piemērota. Bet vislielākais tāds lauciņš ar problēmām ir iepirkums. Un tas vairāk attiecas uz projektiem, kur ir iekārtu, iegāde, būvniecība. Un tā problēma, kas notiek, tad tiek veikts iepirkums. Parasti veicot iepirkumu, neviens nepadomā par to, ka varbūt 3 mēnešu laikā projekts netiks īstenots, nepadomā par, piemēram, par to, vai būs avans, nebūs avans, nepadomā par piedāvājuma derīguma termiņu. Tad uztaisa ļoti īsus šos termiņus, un pēc tam, tad, kad dzīvē sāk realizēt projektu, tad piegādātājs nevar piegādāt iekārtu, būvnieks nevar uzbūvēt, un tad sākas problēmas. Un principā šobrīd šis Eiropas komisijas audita nostāja ir sakojoša, ka veicot principā iepirkumu ir jāparedz uz priekšu, tā ka jācenšas paredzēt visus apstākļus. Nu, teiksim, daudz dzīvokļu mājas siltināšanā, ir jāparedz, ka būs ziema un ka nevarēs siltināt māju. Ja? Tas nav force majeure apstākļi ziemē, ja? Kā mums bieži vien, teiksim, projekta īstenošanas termiņš ir 3 mēneši, līgums tiek noslēgts, pieņemsim, oktobrī, ja, sniegs un nevar realizēt projektu. Bet, principā, tas, ko prasa Eiropas komisijas audits, lai šie projekti tiktu ieviesti atbilstoši veiktiem iepirkumam. Ja ir tātad šis termiņš, piedāvājuma derīguma termiņš līdz, pieņemsim, 20. oktobrim, tad tāds arī jāievēro, un pēc tam noslēdzot līgumu, šī iekārtu piegāde ir jāveic atbilstoši tam. Un šajā situācijā, protams, aģentūra izvērtē katru atsevišķu gadījumu, kāda ir šī novirze no tā, kas tika plānots projektā, bet, principā, aģentūrai ir tiesības līdz pat 100% piemērot šo finanšu korekciju. Protams, līdz šim tāds gadījums vēl nav bijis, ir bijuši mazāki apjomi, bet, principā, ir tas, ko mēs aicinām atbildīgi ieviest projektus, jo, principā, bieži vien tas, ka šis cilvēks, kurš vada projektu, neiedziļinās daudzos jautājumos, neiedziļinās līgumā, un tas rada tieši šo seku finanšu korekciju. Un tāpēc arī mēs aicinām uzņēmējus atbildīgi ieviest projektus, skatīties, kas ir noteikts ministru kabineta noteikumos, kas ir noteikts līgumā, kuru uzņēmēji ir tādi parakstījuši. Vai tā ir Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, vai tas ir lauku atbalsta dienests, tas tātad šajās laikam tas vairs nav tik būtiski, bet būtiskākais ir tomēr atbildīgi izturēties pret šiem noslēgtajiem līgumiem un pret projektiem, kas tiek ieviesti. Un tāda pozitīva ziņa, tas, ko Latvijas Investīciju attīstības aģentūra tagad publicē savā mājaslapā, katru mēnesi mēs aktualizējam atbalsta instrumentus uzņēmējiem. Un šeit uz apmēram 50 lapām klientu apkalpošanas nodaļas darbinieki katru mēnesi apkopo aktuālās atbalsta programmas. Tur ir gan programmas, gan arī dažādi informācijas avoti, kur kādu informāciju var atrast. Un ieejot mūsu mājaslapā, labajā pusē ieraugot šādu baneri, pieejami atbalsta instrumentu uzņēmējiem, tad jūs varat atrast šo informāciju. Tagad ir novembra versija un attiecīgi decembra sākumā mēs jau tad izdosim arī decembra versiju, un tur gan ir garantiju aģentūra iekšā, gan hipotēku banka, gan lauku atbalsta dienas, tātad apkopots materiāls. Un noslēgumā gribēju vēl izstāstīt, ka aģentūra ne tikai administrē struktūra fondu programmas, bet arī palīdz uzņēmējiem veicināt eksportu. Un arī viena projekta ietvaros aģentūra sniedz eksporta pakalpojumus. Tie ir gan semināri, gan konsultācijas, un atšķirībā no tā, kā mēs šo darbu darījām iepriekš, šobrīd ir tā, ka vispirms ir jānoslēdz ar LIA sadarbības līgums, un tad, kad ir noslēgts līgums, tad aģentūra attiecīgi uzskaita sniegto atbalstu, bet uzņēmējiem tas šī nauda nav jāmaksā, vienkārši tas ir de minimis atbalsts.
ko uzņēmējs nemaksā naudu, bet viņš parakstās, ka viņš ir konkrētas summas apmērā, ir saņēmis pakalpojumu. Un savukārt aģentūra šo naudu saņem no Eiropas komisijas. Un vēl arī, turpinot par eksportu, mums tātad ir 12 projektu vadītāji dažādās nozarēs, pie kuriem var vērsties un kuri tad sniedz šīs konsultācijas, šos eksporta pakalpojumus, un plus mums vēl ir arī 13 pārstāvniecības. Un šeit jūs tad varat redzēt, kādās valstīs ir šīs pārstāvniecības. Vēl faktiski nedarbojas Baltkrievija, bet tur pārstāvis ir atrasts, kurš vēl tātad gatavojas doties uz Baltkrieviju, bet principā jau Lietuvā un Ukrainā šogad ir izveidotas pārstāvniecības, kuras faktiski jau darbojas. Un, ja ir kādi jautājumi, tad varat vērsties šajās pārstāvniecībās, un LIA mājaslapā ir arī visi kontakti pieejami. Un pēdējā slaidā, kā jau solīju, ir tātad mūsu kontakti. Jautājums varat uzdot uz jautājumu@lia.gov.lv, un arī varat, protams, jautāt par citu institūciju administrētajām programmām, un tad mēs attiecīgi sadarbojoties jau ar kolēģiem, sniedzam šīs atbildes un palīdzam jums rast šīs atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Jautājumi tagad ir jāsaka skaļi, lai mēs arī tiešraidē un ierakstā varam to dzirdēt. Ja ir jautājumi LIA. Nu, nevar būt. Tiešām mēs esam eksporta nespējīgi uzņēmumi, mums nav vajadzīgi, es nezinu, Francijā valsts jumts, kas palīdzēs eksportēt mūsu supertruperīgi. Beidzot, Juris saņēmās. Juri, tagad jums jārunā īpaši skaļi, jūs esat vis tālākais no mikrofoniem, tā kā Kamčatkā. Jautājums bija par klāsteru atbalstu programmu. Ja man būs 15 uzņēmumu sadarbības, tad nedēļas, jā? Nē. Mazākais 20. Jā, un vismaz viena zinātniskā institūcija. Jā. Un plus obligāti jābūt šim, tas galvenais tā kā projekta vadonis ir nodibinājums vai biedrība. Bet to jūs, Juri, saprotat, ka jūs drīkstat būt gan biedrības prezidents, gan kāds no firmu vadītājiem. Arī tas nav aizliegts. Bet man ir jāvērš uzmanība, ka principā jau šobrīd vairākas biedrības, jau esošie klāsteri, pieņemsim IT jomā, es zinu, ka jau rosās un interesēs par šo programmu, jo redziet, projekta iesniegšana būs no 2. janvāra līdz 29. februārim. Bet redziet, ja jūs 28. februārī izdomājat iesniegt projektu, tad būs krietni par vēlu, jo tas, kas jādara, katram klāsterim ir jāsāk jau šobrīd izstrādāt savu stratēģiju. Un stratēģijas tiks vērtētas diezgan stingri, jo tā doma ir veidot šo starpnozaru sadarbību, gan eksporta, gan inovāciju jomā. Tātad pēc pusgada tā programma vairāk nebūs. Viņa nebūs aktuāla. Teiksim, viņa nevarēs iesniegt projektus, bet principā plānot ir viena kārta tikai. Bet, jūs saprotat, tas pats, ko mēs pārmetam zemniekiem, ka viņi nekooperējas, tas pats tiek pārmests katrai šai nozarei, kurā šādā veidā būtībā tiek taisīta kooperācija starp daudz maziem inovatīviem datoru uzņēmumiem, piemēram. Jā, vienkārši, tas mērķis ir bišķiņ cēlāks nekā viena uzņēmuma intereses. Jautājumā par eksportu veicināšanu un jūs tāds sadarbība biznesa partneru meklēšana, kā tas izskatās? Respektīvi, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir iegādājusies dažādas datubāzes no dažādām valstīm, un ja jūs atnākat, noslēdzat sākotnēji ar mums līgumu, attiecīgi nodefinēt, kurā valstī, kādā nozarē, kāda sadarbības partneri jums ir nepieciešami, tad mēs jums varam atlasīt, un jūs saņemat jau kontaktu listi konkrētajā valstī, konkrētajās nozarēs. Tad, ja es jums piedāvāju produktu, un jūs skatāties, kuram varat piedāvāt? Nē, mēs, respektīvi, tāpēc jau ir, redziet, šie projektu vadītāji. Jūs sākotnēji jums ir pieejama konsultācija ar projektu vadītāju, lai izrunātu, un šis projektu vadītājs tad jums varētu varbūt kaut kādus virzienus. Bet šeit ir divi varianti. Ir uzņēmumi, kuriem jau ir skaidri zināma tā sava eksporta stratēģija, un viņus interesē konkrētas valstis, un ir, protams, tādi uzņēmumi, kuri varbūt nav pārliecināti par to, vai viņiem ieteiksim labāk ar šo savu produktu doties uz Norvēģijas tirgu, vai labāk doties, pieņemsim, uz Vācijas tirgu, un tad bieži vien parunājot ar šo eksporta projektu vadītāju konkrētajā nozarē, tad viņam rodas tāda apskaidrība, kurā valstī tad viņam varētu iet labāk, kur viņš tad ātrāk varētu atrast šo sadarbības partnerus, kur šis veiksmes potenciāls ir lielāks. Un, ja vēl es pie tā varu ieteikt, jums mājaslapā esmāja.lv pagājuši gadu tieši bija tāda semināra cikls, kur brauc arī dažādu Latvijas
vēstniecību, gan vēstnieki, gan ekonomikas atašeji tajās valstīs, kuri, tur vienkārši audiovizuāls materiāls uzreiz, un pašam Lijā tie, ko jūs sakat, ja jūs Latvijas pārstāvi tajās valstīs, kas strādā, jau var laiku pa laikam atbrauc mājās un rīko seminārus, ar kuriem var satikties arī runāt nevis ar Džeku, kas Rīgā kaut ko zina par, piemēram, Franciju, bet to, kas dzīvo Francijā un zina uzreiz visu par Francijas tirgu. Mēs 2 reizes gadā rīkojam šīs kontaktbiežas, tātad ir konkrēti pārstāvji atbraukuši, un tad uzņēmumi var pieteikties pie kura no pārstāvjiem, un tiek dots 15 vai 20 minūšu laiks, kad uzņēmums var sakontaktēties par konkrēto pārstāvi. Un tas, protams, ir bez maksas, un tādā ziņā tā ir konsultācija, tas ir tāpat kā biznesa mentorings, tas patiesībā, ikdienā normāli naudu maksā, ja? Tā kā to noteikti vajag izmantot. Un arī klientu apkalpošanas nodaļas pakalpojumi ir bezmaksas, un kas attiecas uz uzņēmēju darbību, principā visi jautājumi, kas ienāk gan mūsu e-pastā, gan arī visi klienti, mēs viņiem sniedzam informāciju, protams, tik, cik mēs paši zinām, un tik, cik mēs paši varam šo informāciju atrast sadarbībā, protams, ar citu iestāžu kolēģiem, bet bieži vien ir tā, ka kādas konkrētās nozares eksperts, viņš var sniegt daudz lielāku tādu ieguldījumu jūsu, teiksim, biznesa attīstībā vai jūsu biznesa idejā, nekā dažreiz varbūt pa naudu nopirkt speciālists. Jo jums jau ir vienmēr izvēle, vai jūs ejat uz valsts iestādi, vai jūs izvēlaties kādu konsultāciju kompāniju, kura palīdz jums, teiksim, eksportēt jūsu produktu. Un var vienmēr pieprasīt arī Jelgavas slavenajiem, kā jūs tur saucat, tur īpašais atbalsta tīkls vai kas, izsaukt tā kā uz tepiķi pie 10 vietējiem Zemgales uzņēmējiem. Tādā ziņā, es saprotu, šie pārstāvi var atbraukt arī uz šeien. Nevienmēr gluži, vai ne, rīt uz pusdienas laiku, bet tādā ziņā, ka nav obligāti vienmēr tas stāsts par to, ka tad man būs jābrauc uz Rīgu. Jā, visus 13 negarantējam, bet... Visus 13 ne uzreiz, bet 13 gadu laikā. Jā. Labi. Vēl jautājumi kaut kas konkrēts, kas interesē, jo Lijā, kā zināms, mums tiek vainots pie visu kaut kā, bet beigās, redz, biznesam nav jautājumu pie Lijā, ja? Tā kā tas ir tā interesanti. Labi, laidīsim tad Ilgu vaļā. Paldies, Ilga, par, tā teikt, man likās diezgan izsmeļoši. Vispār, starp citu, izsmeļošāk nekā Latgalē, ja? Tā kā visu cieņu, ja? Lijā, tā teikt, latgaliešiem noklusēja dažas lietas. Zemgaļiem viss ir kā uz dēlnes, ja? Paldies. Tagad maza eksaminācija. Vai ir kāds, kurš grib savu biznesa ideju uzreiz pielāgot, tā teikt, reāliem biznesa konsultantiem? Viss pa brīvu, ja? Īpaši atlaidi. Šodien 100% atlaides. Kā pirms Ziemassvētkiem. Vai ir kaut kas jūsos urda, kā biznesa ideja, rekursēžu banka ar visu savu starta programmu, rekursēžu informācijas centrs, kas zinās, latviski tūlīt. Kuras durvis pareizāk vērt pirmās un kādā secībā, rekursēžu biznesa konsultāts, kurš var uzreiz varbūt ieteikt kaut kādas lietas, ko točna latviski, ja? Nevajag darīt, uz kura grābekļa neuzkāpt. Man ir sarunāts ar vienu skaistu meiteni, ja? Bet es gribētu pirms tās meitenes dot arī jebkuram iespēju. Gita, tad jums jāstāsta savu biznesa ideju, ja? Vienkārši Gita bija drosmīga mums rīta pusē šodien. Jūs varat, bet man vajag, lai cilvēki, kas mūs skatās tiešraidē, tomēr jūs dzird. Saprotiet, Gita? Gita, stāstiet skaļu ideju, lai visi te dzird. Šitais mikrofons tikai priekš kameras, viņš neskanēs skaļi. Un Jūris arī aizskanās, reiz viņam bailās, ka es nācu viņu filmēt. Labi, viss ok, tas tipisks latvietis, vai nejūt? Tā biznesa ideja, patreiz sāksim ar to, kad es strādāju autoservisā, mums uzņēmumam ir arī autoveikals, un sagadījies ir tā, ka autoservisa telpas pilnībā nav izmantots. Un es gribētu arī kā cilvēkiem iemācīt to, ko varbūt viņiem vajadzētu iemācīties. Konkrēti runa ir par drošu braukšanu, bet drošu braukšanu es tādā izpratnē, kā tev nosēdina pie mašīna, pie stūras un brauc, bet varbūt tur to psiholoģisko barjeru cilvēkiem, kas nevar kaut kādu iemeslu dēļ piesaisties pie stūras, vai dara to ar bažām. Piemēram, pēc autoavārijas kādam ir aizgājis širmas ciet, ka viņš vairs negrib braukt. Jā, ir pēc autoavārijām, tad ir bijis kaut kādas nestabilas situācijas, kad vienmēr par to jāpadomā, tā. Un mazliet arī autoanatomija. Un tad tā doma varētu kādreiz arī ceļu policiju paaicināt, jo ļoti daudz ir svētdienas skolas tās saucamās, kad nelabprāt iet uz
CSDD, varbūt, ka pie mums viņi atnāk labprātāk. Jūs domājat, ka bez mazvai ar laiku valsts pasūtīs pie jums to iepirkumu, ka pie jums iestie, nezinu, vai dzērāji šoferi vai regulāri ātruma pārkāpēji iziet tās, kad jāpārliek tiesības, ja? Jā, tieši tā. Un primārā ideja dzīma, kāpēc? Tāpēc, ka jānodarbina tā viena telpa, kas stāv tukša, vai jānodarbina vienkārši tas, ka tā drošas autoskola, kas ir jūs jau reālie konkurenti un piemērs pirms jums, kur viņi ir Babītas pagastā, ka tie ir veči, kas nerubīja fišku, un jūs, dāma, jūs tā kā psiholoģiski labāk tiksiet galā ar klientiem. Nē, tāpēc, kad es pati pagājuši gadu nokļuvu avārijā, un tad es par to sāku domāt tā kā no cita aspekta. Es tam esmu tikusi pāri. Bet bija grūti, ja, psiholoģiski? Bija grūti, jā, un es strādāju, man arī iepriekšējā pieredze, es pedagogs pēc izglītības, un es ar sevi strādāju un izveidoju iekšējo runu. Un tad es pienācu secinājumu, ka droši vien kaut kādā brīdī arī sabiedrībai. Kas jums tam visam ir vajadzīgs? Ja jūs sakat, jūs ar sevi strādājat, cits varbūt grib palīdzību. Es pieņemu, ka tajā autoservisā darbā ir jāpieņem psihologs, kas izklausās fantastiski, bet tā sanāk, ja? Būs arī tāds cilvēks, viņš nebūs pieņemts darbā, viņš nāks pieļauj, ka tās būs lekcijas vai kaut kas tāds, ja. Un, kā jau zināms, cilvēki ir audiāli, ir visādi, katrs kā uztver, ja. Tad plāns ir tāds, kad ar animāciju tiks radīts, tā simulācija situācija. Droši vien, ka situācijas tiks animācijā. Un kad tieši avārijas situācijas radīts cilvēks, lai redz, un ar skaidrojumu, kāpēc. Ar analīzes skaidrojumu un situācijas risināšanu. Tā ir teorētiskā daļa. Un praktiskā mēs sēžamies un braucam uz poligonu un trenējamies. Vai tas būs tas gadījums, kad dāma instruktors ir foršāka, jo nekliedz tā kā vecis? Es nebūšu instruktors. Okay. Tā nebūs tā kā vēlreiz autoskola, kur sit pa nagiem tu muļķi, kur tu brauc un tā? Nē, tā nav paredzēta. Jo tas katram gandrīz dzīvē, kuram ir autotiesības, man liekas kā murks, vai ne? Ar tiem šoferīšu instruktoriem, viņi taču nav veseli. Man kā reiz arī pērus. Un arī šajā ziņā es saprotu tos cilvēkus, kuriem bail varbūt, jā, visādi ir apsaukājās un varbūt šobrīd tā situācija mazliet pamainīsies, bet man nav plāns kādu pāraudzināt vai kādu tagad piespiest nākt un mācīties brīvprātīgi. Gribi nāc, ja tev ir problēma, nāc, tad viņi ir izcināti. Gita, kas jums pašai ir vajadzīgs tagad? Tā pa īstām, jūs visdrīzāk jau tik skaidra, kā es dzirdu savā idejā, ka jums jau ir skaidrs, cik jūs maksāsiet, kādās dienās būs pasākums un kā vispār sauks šito jauno skolu. Skola jau ļoti skaidrs, kā zināms, tas izglītības ministrijā jau viņi pieteicis kā izglītības iestāde. Viss jau ir gatavs. Un būs mācību centrs komandārs. Man bija tā doma, kad man vajag trenažieri, kā mašīna, man bija priekšlikums griezt pusēm, kaut ko pareizi apsēsties, parādīt, kā tas viss notiek, jā, un es to mazliet savādāk atrisināju, jo man savu mašīnas pusēm būs žēl griezt. Un, tā kā uz pacēlu, lai mašīna tiek pacelta, tur viņš iemācās sēdēt pareizi apsēsties, pareizi satvert stūri, bremzēt, un tāpat laikā to visu var redzēt no mašīnas apakšas, kā tas izskatās darbībā. Kā no mašīnas apakšas? Pacelts pacēlē mašīnu apakšas skatīties, kā tas notiek. Mašīna bez dibena tā kā? Nē, ar dibenu, bet vismaz tos galvenos mezglus parādīt, jo cilvēkiem varbūt ir priekšstats. Tā autoanatomija tagad. Tā ir autoanatomija. Tas viss ir pakārtos, tāpēc nevar tā pateikt vienā vārdā. Jā. Cik jums naudas vajag, lai šito palaistu dzīvi? Man vajag no 5,000 latu līdz 2 miljoniem. Ok, tad jau jūs varat uz garantiju aģentūru tā kā ietrasot. Nē, pagaid, kas ir 5,000 uz 2 miljonu? Jūs tā kā visu Eiropu iekarosiet ar viena skolu komandāru sniegs pakalpojumu arī Portugālē parīt? Iespējams, jā. Labi, bet dod Dievs, lai jums izdodās Jelgavā, ja? Es pateikšu, kāpēc tā amplitūda tāda, tādēļ, kad ir vajadzīga automašīna, viņi ir speciāli jāprīko, lai cilvēks sēž, instruktors sēž blakus. Tad ir vajadzīgi metodiskie materiāli, uzskats līdzekļi vai jāmaksā arī cilvēkam, kas arī to animāciju tur rada. Ja? Un tie 2 miljoni ir vajadzīgi tādā gadījumā, ja es izdomāju aprīkot poligonu. Aha, tad attīstība, jā, bet sākumam, cik jums vajag sākumam? Jo patiesībā ir eksistējuši uzņēmums, kas izplēš darbību citā blakus sfērā tagad, ja? Jā, un grib ņemt kredītu. Jā, ideālā variantā būtu 5,000. Okay. Tagad, kāpēc jūs gribat nenodibināt jaunu uzņēmumu, par ko var gandrīz garšīgākus procentus un interesantākus kapitāls dabūt, ko mēs šodien iemācījāmies kopā? Hypo banka uz jauniem uzņēmumiem skatās gandrīz tā kā labāk,
nekā uz jums vecajiem eksistējošajiem, nu tā. Man Nepielica šitā schēma, ja? Es nepielica, bet es tādu vajadzību neredzu, jo uzņēmums darbojās jau no 92. gada. Jūs būsiet 2 firmu īpašnieci. Man jau nav uz firmu, tā kā es negribu pavairot firmas, es gribu attīstīt to savu ideju. Nu, tāda tā pamatā. Jā, super, es jau to tieši gribētu dzirdēt. Nu, aplaudējam, vai ne, par drosmu un ideju. Labi, Vita, paldies. Tagad man cienījumiem ekspertiem jālūdz vienkārši laikam celties kājas un griezties, lai jūs var labi redzēt. Nu, ja, domā, viņus sākumā, Margarita, varbūt jūs? Jūs tomēr esat ekonomikas doktore, vai ne? Jā, nu, ideja brīnišķīga un tiešām es apsveicu to, kad nav jāvairo šie uzņēmumi, jo burtiski pāris nedēļu atpakaļ man ar studentiem bija saruna un cilvēks, kas strādā grāmatvedības firmā, kas apkalpo uzņēmumus, tiešām savu sāpi izteica, ka tagad katram latvietim ir pa 4-5 mikro uzņēmumi. Nevajag to darīt, ja? Un tiešām apsveicami, ka jūs gribat attīstīties. Ideja ļoti laba. Pēdējās avārijas Latvijā pierāda tikai to, ka jādara, jāmāca, bet man uzreiz klausoties jūs tiešām tas trenažieru un imitāciju šie modeļi, tie taču pasaulē tiek izmantoti, un es domāju, jums ir vērts varbūt arī paskatīties. Pilotus apmāca daudz kur citur, protams, nu it kā specifika, bet tie modeļi un tas viss aprīkojums iespējams arī ir līdzīgs. Tas, protams, noteikti maksās vēl vairāk, bet sāciet ar mazumiņu un neiet uz priekšu. Super, tas pilnīgi tā kā aplausa vietā. Jūs esat par to domājis, to digitālo attīstību, varbūt nopirkt to visu kā gatavu komplektiņu, un jūs tikai taisat, es jums nāku vienkārši vēlreiz klāt, lai jūs labi dzirdat tiešredzes skatītāji. Jā, esmu. Un tas maksā tik dārgi, ka jūs atmetāt domu, labāk griezīsiet to kaimiņu mašīnu uz pusi, ja? Es viņu negriezu, pagaidām no, kā krievi saka, pat ručinam materiālu. No rokas materiāla, es tulkoju, mēs Eiropas Savienībā ziniet, mums jālieto valsts valodu. Tā doma tāda, ka tas varētu sākotnēji radīt tiešām no tiem materiāli, lai nesadārdzina pasākumu, jo viena lieta, man jau būs ļoti daudz sabiedrība arī informācija, un droši vien būs arī skepse, daudz, būs viena daļa, kas teiks, tas vispār nav vajadzīgs. Bet kas jums ir lielāka izdevuma? Es gandrīz tagad sāku domāt, ideja ir tik laba, bet galvenais, lai par viņu uzzina tie šoferi. Jums jau gandrīz reklāmā vajag vairāk nekā tajā sākotnējā ieguldījumā. Nepareizi, tāpēc, ka sākotnēji jābūt ļoti labai programmai, cilvēkiem ir jābūt skaidrībai, ko viņi nāk, uz ko viņi nāk un ko viņi saņem, un cik tas maksā. Jā, tas viss ir pakārtots, un kādi ir tie materiāli, vai cilvēks atnāk un tikai paklausās, vai viņš tomēr arī kaut ko redz un aiziet mājās. Varbūt, ka viņam pietiek tikai teorija. Varbūt viņš noskatās, es tagad tā multeni, multiplikācijas filmu, cik viņa saturīga. Viņam pietiek, viņš saprot, ka es daru to un to nepareizi. Kādam vajag trenēties un vienreiz vai 5 reizes braukt uz trasi un modelēt. Jūs jau saskaitļojāt, cik tādam vienam cilvēkam, kas pats vai kuru policija nosūtīja, tas izmaksā? Nevar es vēl pateikt. Tāpēc arī man tā amplitūda. Viss vēl ir kalkulēšanā. Forši, ko saka banka? Vai šitam tādam, katrā ziņā nelauksaimniecība tā ir, tādā ziņā atbilst, jo bankai nevajag lauksaimniecību un ieroču un ko tur, naftas biznesu un ko. Šitas der, ne? Starta programma noteikti nedara. Uzņēmums jau ir un iztiekam ilgus gadus. Mikrokredīta programma darētu. Tas būtu par tām derībām un vajadzībām, bet man pirmais jautājums un tā galvenā doma, uz ko jūs pat kā jau tā kā gandrīz atbildējāt, ir tie 2 galvenie jautājumi. Cik būs plašs tas loks, kas pirks to pakalpojumu un cik katrs no viņiem samaksās. Tas dos jums to kopīgo apjomu, pēc tā jūs varēsiet zināt, vai tas konkrētā jauna attīstītā nozare tajā jūsu uzņēmumā, vai viņa jums būs laba ideja, kas nesīs jums. Man cikot, bankā ir tagad šitā šauba, tagad padomāsim skaļi visi kopā, varbūt jums ir jānopērk labs lobijs, kas paņem rūpnētu likuma izmaiņas, kurās ir rakstīts, ka turpmāk visiem dzērāju šoferiem obligāti jāaiziet šāda apmācība. Un jūs dabūsiet klientus rūpnētu piespiedu kārtā, un banka vairs nešaubīsies, ka jums neatmaksāsies, tur, teiksim, 3 gados tas viss.
Tās nav šaubas, bet tas ir noteikti tas virziens, kas ir tam sākumam šobrīd. Tur jau ir daudz izdarīts, jāsaka, tiešām labie vārdi. Bet noteikti ļoti daudz vēl tie izpētes darbi ir priekšā. Jo ja nav šī garantētā noieta saucamā, tad ir jādomā, kā pašiem piesaistīt, par to. Bet šim uzņēmumam šis ir jauns pasākums, un viņiem ir viņu autoservis, kas, es saprotu, nav gluži kaut kāds tur slikts bizness vai kas. Viņi vienkārši attīst kaut ko jaunu. To sākumu, tās šaubas, viņi taču var jūsos tā kā, saslēgt kopā, grāmatvedība jums būs viena. Tas galvenais jautājums jau pašā sākumā bija tāds, vai tā mana ideja tur ir laba un dzīvos. Tas mums jāpasaka varbūt televīzijas skatītājiem arī, ka Gita bija cilvēks, kas teica, es nezinu, varbūt man ideja nav tik forša, man liekas, jums ideja ir vienkārši fantastiska, jūs dzirdējat aplausus, vai ne? Visi tagad skauž, un tie džeki, kas baidās par ideju zakšanu, paši ir aizgājuši, tā kā viņi jau nezaks, ja? Nestraucties, tas tipiskais latviskums te nenotiks. Labi, tagad, paldies, tad rekur vēl eksperts Ilze strādā tāda par starpnieku šajā te demaršu. Tu būtu gatavs šādu projektu uzrakstīt uzņēmumam un tā kā pareizās durvis viņiem parādīt? Noteikti ja tiek piemeklēta atbilstoša programma. Kas tev liktos ir atbilstoši? Lauka atbalsta dienests nedara, man liekas. Lauka atbalsta dienests, tas Jelgava saprot, ja? Pilsētas teritorijā? Pilsētas teritorija, jo lauka atbalsta dienestam ir arī jaunu uzņēmumu radīšanas programmas ar lauksaimniecību nesaistītām darbībām, tad lauka atbalsta dienests nedarēs šajā gadījumā. Te varētu būt, ir bijuši programmas Latvijas Institūcija attīstības aģentūrai, kas ir speciāli paredzētas jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmumam. Čipa šitas ir inovatīvi, ja? Tu gribētu teikt? Okay. Jā, gan ieviešanai, ražošanā, gan arī izstrādē ir bijušas. Un uzņēmēji liek tomēr liels cerības, ka tā programma arī nākošajā gadā Bet ieviešanai ražošanai, te taču neko neražo. Pakalpojums. Pakalpojums arī, ja? Labi, jā, protams. To jau Latvijā sapratuši cilvēki. Okay, es tikai šodien, piedod, 18. novembris tomēr. Jā. Tā kā, ja ir atbilstoša programma, tad protams, jā. Labi. Ilze, ko jūs darat šitādos Dats, es nezinu, kāpēc. Labi, paldies, Ilze. Dats, ko jūs darat šitādos gadījumos? Atnāk cilvēks, un šobrīd uzskatīsim, ka viņš pie tevis ir atnācis. Kā es tādu kameru tevi neredzēs? Kur jūs tagad viņu virzītu? Jums ir Latvijas Lauksaimniecības universitātē tā kā viņi to fakultāti, kas ar biodīzeli tur ņemās, viņiem ir īpaši šitādas te līdzīgas kaut kādas laboratorijas mācību, tur apmāca jaunos mehanizācijas studentus. Tu varētu kaut kā ar zinātni saslēgt kopā, un viņi varētu dabūt kaudzi naudas it kā caur zinātni. Saprot, idejas Eiropas Savienībā tā ir, ka, lai dabūtu to vienu, tev ir jāiet tas ceļš bišķiņ garāks, bet toties piķis ir vairāk. Te varētu būt izaicinājums tieši klasteru programmai, lai saslēgtu tās visas lietas kopā, jo te es redzu vairākas nozares, ne tikai šie te inženieri un tehniskās lietas, šeit ir nepieciešami arī IT speciālisti, tātad arī informācija tehnoloģija fakultāte, kas arī ir LLU. Tur varētu pārunāt, tātad izglītības iestāde būtu, vēl jāpameklē filiāles, kur varētu Zemgales reģionā 22 pašvaldības ir, gan jau arī 22 uzņēmumus, kas darbojas līdzīgā sfērā, varētu atrast, kas labprāt strādātu ar jums kopā, paskatīties, vai kāda no izglītības iestādēm piedāvā arī labu psihologu, kas jums komplektā ir vajadzīgs, varbūt var nodibināt biedrību, nodibinājumu, kas varētu virzīt šo te jūsu projektu caur klasteru programmu. Klausies, izklausījās vēl sarežģītāk, nekā es tev pat paprasīju, bet Giti, jūs tas nenobiedēja? Tagad jūs dzirdējat, ko viņi teica? Pieslēdziet vēl 15 līdzīgi domājušos, viņi jums garantēti nospers ideju, un jūs paliksiet, atvainojos, Jaņos vai kaut kas tāds. Kāds klāsters? Jums vajadzēja savam biznesam mazu, var teikt, sev, savam psihologam un vēl varbūt 3 gudriniekiem darbu. Viņi tagad runā par kaut kādiem 100 klāsterā strādājušiem cilvēkiem. Visi Zemgale strādāt jums. Būtībā es jau tagad dzirdēju to, tā kā kaut kur esmu pat atzīmējis trekniem burtiem, man patika. Tas nav tik vienkārši, kāda jauna ideja tā pa klusteli kaut ko un baidīties, kad nozags var jau būt. Var jau būt, ka nozags, bet ideja nevar nozagt, var nozagt kaut kādas detaļas, kaut kā... Jā, bet runa šoreiz ir arī, jūs sākāt domāt par lietu, kas jūs uzņēmumā liktu pieņemt varbūt darbā vēl pāris cilvēku un attīstīt kaut kādu apakšnozari. Viņi runā par klāsteri, kas nozīmē, ka jums jāsāk vadīt 100 cilvēku, 17 dažādu firmu un nevalstisku organizāciju un vēl kaut kādu apvienību. Tas
Bet tas ir to vērts? Ir vērts to mērogu uzreiz paplašināt, lai dabūtu 3 reizes vairāk naudas? Es tā darītu. Wow! Jūs dzirdat tā, Gita? Es domāju, Gita, mēs šovakar apmēram 8 jūs jau būsim atklājuši pieminekli Jelgavā. Jūs vienkārši manā acu priekšā jūs paliekat ar vienu foršāka. Es gadījumā neticu, ka jūs esat latvieti. Jūs neesat Latvijas pilsoni, vai ne? No Lietuvas. Ne? Es kā vairāks latvieši Ok, vienkārši es saprotu, Zemgalē nedzīvo tipiskie latvieši, kuri baidās un tā kā aizslēpjās vai ko. Varbūt ir auditorijā kādam kāds jautājums, kaut kas, kas tā kā liekas tāds, kungs tā skeptiski salicis rokas, domā, ko viņi te jokojās jaunieši, ja? Jūs ar saviem sirmajiem deniņiem ne tādas vienu figūras esat redzējis. Esat bijis tajā kino lektorijā Padomju Savienībā, kad dzērā šoferiem bija jāiet obligātās filmas skatīties? To laiku mēs esam piedzīvojuši, jā, kad vēl numurē bija rakstīts Tēna Pjaņička. Pjaņička arī bija tāds. Bija tāda numuri, jā. Ideja, ko kolēģi te izteica, jā, ļoti patīkam mala cepurnos viņas priekšā uz priekšu. Bet jūs, piemēram, ietu, paskatīties, ko tad viņi man var iemācīt? Cik jums stāsts ir, kā šoferim? No 80. gadā. Ups, man tagad pat, jā, cik tā, 31 gads, jā? Varbūt, kad aiziet interesi pēc, kāpēc gan ne? Sēsdienās, kad nerāda seriālus, varētu aizčāpot, ne? Var arī tā. Nē, bet nopietni, uz ko viņi var cerēt un orientēties? Mēs vīrieši, mēs taču neklausīsim kaut kādu dāmu, kur man mācīs droši braukt, lai viņi pat iemācās slidenā laikā uz Jelgavas šoseis mašīnu noturēt. Es drīzāk pieļauju, ka viņas auditorija varētu būt, teiksim, jaunie cilvēki, kas tagad sāk mācīties braukt. Ja viņam pareizi pasniegtu to apmācības tehnoloģiju, viņi ietu, viņi skatītos, ja? Viņi pamēģinātu pa priekšu to virtuāli un pēc tam tikai praktiski sēstos pie stūras, jo dažreiz mēs tā arī pilsētā varam novērot, ka tiesības viņš ir saņēmis, bet brauc tik. Stūl, tas ir tā ļoti naigi teikts, ja? Krieviski, где права купил, ja? Tā, gandrīz vai ir, ja? Tā kā es domāju, ka auditorija varētu savākt un interesanti būt, kas ir. Tagad par to iegrim. Jelgava, ja 5000, Portugālija 2 miljoni. Vai tā jocīgi izklausās ambīcijas neko sev, dāmai, ne? Attīstības perspektīvas uz priekšu. Okay, tas Skypes izdomāts Igaunijā, bet dzīvo Amerikā. Šitā, kā viņi varētu nosaukt? Gitam Limited vai kaut kā, es nezinu, kas tas būtu, tas produkts, kaut kāds safe drives vai kā viņi jūs angliski sauksiet, vai latviski vai? Produktam ir nosaukums, tas ir mācības centrs komandors, un kuras es ieplānoju attīstīt tā. Es nezinu, varbūt būs tādīšanas pulciņš ar laiku. Šobrīd pamat ideja... Pie stūres, piemēram, ja? Jā, iemācies droši adīt pie stūres. Piemēram, tikai daudz Adi sastrēgumā. Adi sastrēgumā vai dziedi, tur nezinu. Pie spoguļa. Jā, nepļauj, bet dziedi. Es nezinu, cik tālu es to ideju attīstīšanu, bet man patīk, ka tiešām pie tā strādā vairāk cilvēki. Ja? Jā. Man patīk tikai būt arī to pašu programmu. Es domāju, ka tas arī ir pedagoģu kompetence. Es gan pāris programmas pat esmu rakstījusi. Varbūt, ka man sanāktu pašai, bet droši vien diskutēt būtu... Jūs pat būtu ar mieru iesaistīt, teiksim, saucamo starpnieku, to programmu rakstītāju, lai viņš tā kā jums labāk. Jo jūs esat 2 programmas pati uzrakstījis, tad jau jums nav vairs no kā bīties. Eiropa taču nav tik sarežģīta. Nē, tās ir mācību programmas. Tās nav Eiropa. Jūs domājat, ka jums Eiropas fonda? Jā, tas ir, tāpēc es par pedagogiem runāju. Jā, pārējiem, studenti. Vai jūs esat apskārtus tā pa īstam, cik jums būs klientu? Nezinu, nedēļā, gadā, jo, jaunie, jūs zināt, es atvainojos, es to veču loģiku bišķiņ kā izsmējot raksturoju, bet jūs kā sievieti man mācīsiet braukt, es atvainoju. Es nemācīšu braukt, es teicu, ka būs cits cilvēks, es šobrīd nevaru nosaukt viņu vārdu, jo mums ir multiska vienošanās. Tā nav mūsu darīšana. Tas ir cilvēks gagos ar zināmu vārdu un pieredzi arī šajā jomā, tā kā tur nebūs problēma. Autoralists? Iespējams. Maška Uldis Sests, vai kā viņi tur sauc savu Liepājas mēra autobraucēju no politikas brīvajā laikā. Nē, labs ir, tā nav mūsu darīšana, kā viņi sauc, tad, kad reklamēsities, tad uzzināsim. Vai ir vēl kādam kāds komentārs par šito ideju? Visiem baltā skaudība, redzat tādu migliņa augu. Viņai forša ideja. Bet nevar vairs zakt, vai ne, jo visi tagad televīzijā redzēja, ka tā ir Gitas ideja, ja? Tas ir tā kā patentu valdē apstiprināts, ja?
Tā kā Gita visu cieņu, tiešām es sirdīgi aicinu vēlreiz aplaudēt. Un jūs gribat paslavēt Gitu? Gribu, es priecājos, Gita, par jums. Bet es domāju, ka viens no variantiem, kas varētu izmantot jūsu pakalpojumu, varbūt, ka tie ir kooperatīvie klienti, jo uzņēmumi, teiksim, saviem kaut kādiem apkūtas pasākumiem. Tā kā pārvērst to par izklāju? Jā, kādēļ gan ne, un teiksim, piereiz arī kaut ko darīgu, jo es domāju, ka ļoti daudz uzņēmumu meklē, kas ir tāds jauns, vai ne, teiksim, apnikuši sporta spēles tajās lauku mājās. Un tā šaušana un tā tālāk, kādēļ, tas būtu, es domāju, kārtīgi vērtīgi. Savukārt, ņemot vērā to, ka jūsu process, šis te uzņēmumu paplašināšanās noteikti nenotiks vienā dienā, tas notiks procesā kaut kādā laika periodā. Es domāju, ka mums noteikti izveidosies ar šo centru jau esošā sadarbība paplašināt. Te mums jāpaskaidro, ka jūs esat Jelgavas Zemgales kompetenci centra. Kompetenci attīstības centra, jau uzņēmēja darbības atbalsta nodaļas vadītāja. Tā jūs tā kā bišķiņi tā kā skatāties, viņi tur izvērš interesanti tādu nodarbību, bišķiņi tā kā konkurence šitie apmācību biznesā, lai nāk pie mums, mēs iedosim telpas pa brīvu, galvenais, lai netais konkurence mums liek Jelgavā. Kādu konkurence? Es domāju, tikai sadarbību. Varbūt tas nebūs klāsteris, bet teiksim, tādas drosmīgas meitenes ar tādām idejām. Mums šeit regulāri notiek semināri. Tātad, pirmkārt, iespēja stāstīt potenciālajiem uzņēmējiem. Šeit ir gan esošie, gan topošie, bet ir auditorija, kur ir tikai topošie. Un šādiem cilvēkiem, teiksim, šāda pārliecinoša ideja, kas varbūt labāks Ilze nesen runāja un stāstīja par savu ideju un par savu realizāciju, piemēram. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ar vien vairāk cilvēku uzzina, un reklāma no mutes mutē ir pati labākā. Tālāk, teiksim, pie mums centrā regulāri viesojas gan Polijas vēstniecība, gan nesen bija Nīderlandes vēstniecības pārstāvji. Vai Lijā to klausās, vai ne? Pie jums brauc vairāk nekā uz Lijā? Nē, kādēļ vairāk, daudz ko mēs arī sadarbojoties organizējam, bet daudz kas ir arī pa citiem kanāliem. Un, protams, atkal šī te paplašināšanās, kā jūs teicāt, to 2 miljonu apjomā, tā atkal ir jūsu iespēja. Patiesībā es šeit varētu, un patiesībā, kādēļ jūs neesat mūsu Zemgales uzņēmumu katalogā iekļuvuši ar savu uzņēmumu, vienkārši viena e-pasta attālumā, bez maksas, uzturēties Zemgales uzņēmumu katalogā. Viņiem nevajag, viņiem uz komandors normāls autoservis, tur katru dienu rindas stāv. Priekš kā viņiem jūs katalogs? Kādēļ? Es domāju, šo informāciju, tā ir papildus bezmaksas reklāma. Bet kāda papildus reklāma? Viņiem tur viens meistars labs ir rindā stāv, viņiem nevajag vairāk. Es domāju, ka viņi paplašināsies. Viņai, es domāju, ka ir vairāk autorallisti, kurus viņi var pieņemt darbā. Kāda problēma? Citat, jums tā papildus telpa jau ir aizņemta, jums ir rinda vienkārši vairāk autoralli, jums ir jādomā tomēr par citu uzņēmumu. Jā, un teiksim, par visu, kas jaunais likumdošanā un tā tālāk par to visu mēs šeit, es domāju, ka arī par lobiju veidošanu, tas viss ir procesā, sadarbība ar LDDK un LTRK un tā tālāk un tā joprojām viss var notikt. Kas tie ir par svešvārdiem, varbūt normāli, priekš cilvēkiem, mēs te tā kā neesam. Es domāju, ka tikko arī LDDK visiem iznāks Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas rūpniecības kamera, tie ir tie, kas var palobēt to mācīšanu. Un nejūtaties slikti, jūs nevarat to iegaumēt, ja? Jā, tā kā, viss kārtībā, es domāju, ka mūsu uzņēmēji zina. Jā, cerēsim, ka viņi savus smadzenes nepiesārņo ar visiem pasaules saīsinājumiem. Vēl kāds slavas dziesmas grib nodziedāt, kaut kādu balto skaldību tiešā tekstā, kaut ko tādu, kas... Vai mēs zinām, ka Jelgavā ražo bezpilota lidmašīnas, mēs zinām, ka Jelgavā ir saražot vēl visādi brīnumaini veritvīti un visādas tādas lietas. Šitas varētu būt made in Jelgava ar laiku? Šitas būtu kaut pēc 5 gadiem, ja Gitai veiksies un jūs turēsiet īkšķi par viņu, protams, no šodienas. Jūs leposties, ka jūs esat no tās pilsētas, kurā izdomāju šito komandors. Būtībā jau tas ir izdomāts, es tikai mazliet to ideju pagrozu. Tā kā jūs to redzējāt YouTube'ā kaut kur Amerikā, šitas jau rulē? Kurš braukšanas skolu, Auto akadēmija jau sen jau no laika, pastāv jau sen, vienkārši es to ideju mazliet gribu savādāk savērst. Nevis no tā, kad sēdies un brauc. Jūs nepretendējat, ka visi tagad teiks, šitā Gita, viņa vajag šito izdomāt? Nē. Pasauli Gitu nezinās, ja? Galvenais, ka... Zinās, bet vēlāk tika būs Portugālē. Kā viņi Portugālē varēs to jūs vārdu izrunāt? Žitā kaut kā, man liekas, jūs vienkārši pierodiet, ka jūs vārdu izķēngās un Francijā vispār. Labāk nebrauciet. Labi, ko vēl var... Tad
Tur jau Zivtīnkungs noreklamē. Zivtīnkungs? Jā, viņš jāgo nav avārija. Nav jāvairāk, tiešām jāgo nav. Zivtīnkungs saka, Jelgava nav avārija. Viss kāpēc? Iečakojam YouTube'ā, gita tur ir. Ok, viss ideja skaidri, labi. Nē, bet reklāmas kampaņa ļoti ērta un galvenais viņš kā amatpersona nevarēs ņemt algu no gitas par šo reklāmas klipiņu, principā reklāma brīvi, ja Zivtiņš to izdara. Jaukās policijas. Man bija vajag, lai jūs dzirdi. Jaukās policijas priekšnieks arī ļoti normāli varētu uztvert. Kāpēc viņiem būtu jāreizēs mazāk pārkāpumu, mazāk darbu? Padomājiet, cik kadri, valsts arī ieguvēja no tās manas idejas. Fotoradars uzliek, tātad, Redzat, jūs pati jau varat ielobēt likumā to, ko es jums tikko teicu, lobējiet likumu, jūs jau spējat, jums jau ir 4 argumenti. Jā, varētu vēl samazināt kapšas, varētu viņu daļu, tā viņa darbu izdarīt. Uz pilsoņu rēķinu. Un tad vēl saimnes deputāta darbu, un tad vēl valsts prezidenta darbu. Gita, jums izdosies viss. Es pilnīgi, ja gadienā, kad būsiet valsts prezidenta vai kādu preses sekretāru, tad es varu atstāt telefonu vēlāk. Labs ir. Varbūt vēlreiz sirsnīgi aplausi. Man tiešām sirsnīgs prieks, ka jūs pirmkārt par kautrību, kas latviešiem piemīt un Gitai nē, tādā ziņā, kad jūs izstāstat. Vai ir vēl kāds, kurš ir gatavs savu foršo biznesa ideju tagad man palīdzēt vai likt te priekšā uz, es nezinu, vai saplosīšanu vai izslavēšanu, tas ir atkarīgs no idejas, vai ne? Vai ir kāds, kuram dzīva ideja, Ilzi, jūs visu laiku smaidat un domājat? Jo vienkārši tagad es zinu, ka jūs esat Ilzi un ka jums bija ideja un ka jūs jau vienreiz to stāstījāt, tad ko tad vairs, vai ne? Tad nāciet, ja biesēji pie jums. Es varu nokrist ceļos, ja jums ir tā vieglāk runāt. Tad nāciet priekšā vienkārši, lai viņi var tā teikt labi iepazīties. Tātad Ilze ir gājusi šeit uzņēmējdarbības kaut kādos izklausījās kursos, jā? Jā, vispār esmu gājusi. Kāds ir jūsu background? Sāksim ar to, ko jūs esat mācījusies dzīvē. Es esmu maitrības skolotāja vispirms, pedagoģijas maģistrs, gandrīz vai doktors neticis līdz tam. Jūs vēl paspēsiet, smiltis vēl nebirstas. Citā jomā, ilgus gadus nostrādājis universitātē, vadījis studiju programmu, tehniskajā fakultātē, kur te tika pieminēta, bet tātad gatavojot skolotājus pedagogus, izveidoju studiju programmu Mājas vide un informātika izglītībā, tātad jau kaut ko inovatīvu un kaut ko ķecerīgu, ārprātīgi, kur ir divu tā kā nesavienojumu jomu kombinācija. Un par ko ir ideja? Visdrīzāk par kosmoskoģu būvniecību. Jā, ideja ir aptuveni ļoti saistīta ar jūsu līdzinējo... Patiesībā sakot, ja viens periods bija tā kā zinātnē, un tā kā vairāk psiholoģijā un tam līdzīgi, un tad likās atpakaļ pie zemes. Rādiet, tad mums, ja tā, tad rādiet, tad es jau sāku palikt pilnīgi interesēts. Tad atpakaļ pie saknēm. Jā, tad tā kā sasumējās visa tā līdzinējā pieredze par to, ka inovācija varētu būt rulējoša. Man tas atgādina, ka ja manam puikam tagad būtu jāiemācās sašņorēt kurpes, tad es varētu šito viņam likt knibināt. Tieši tā. Jā, tā ir viena no funkcijām. Otra funkcija ir, ka tas ir atstarotājs, jo apkārt ir atstarojušā lentīte, un galu beigās to es patreiz nesēju pie savas somas, lai reklamētu pati valkāt šo produktu. Jā, tas ir arī aksesuārs. Viņš ir kā atstarotājs, jo, šeit pilsētā mēs jau neesam tik nepamanām, ka mums būtu varbūt šīs vestes jāvelk, gluži tas nav lauka teritorijā. Ir varbūt maz tā atstarošā daļa, bet man, ejot pa ielu gaišā dienas laikā, nav jākautrēs, tas ir tāds stilīgs aksesuārs. Un tā ideja pamatos ir tāda, ka attīstošās lietas, rotaļlietas, lai mācītos vērt, siet, pogāt, skaitīt, krāsas mainīt, arī loģiski domāt un radoši domāt. Nav varbūt obligāti jābūt rotaļlietai, kas ir tikai ar savu funkcionālo nozīmi. Cik žēl, ka Juris aizgāja. Jurim bija kaut kas ļoti līdzīgs, kā biznesa viņš man stāstīja, un tad viņš nobijās no televīzijas kameras. Jūs varējāt tādu biznesa partneri tikko sataisīt. Bet varbūt, ka mēs kaut kā varam... Juri, nāciet, te baigi interesantā ideja. Reku meiteni stāst kaut ko, kas jums arī patiks, Juri. Un tad paši pirmie produkti mums ir Somijas. Šis man ir vienkārši līdz tā, es nenācu ar to bērnu. Kāds Somijas arī ir kaut kas uz šito pusi? Somijas ir arī uz šito pusi. Katrai Somijai ir daļa, kurā var vērt. Es drīkst palaist apkārt, jūs nenozaksiet cienītie, būs jādod šitas, Es droši zinu, ka nenozaks.
Tātad somiņām arī ir daļa, kur var vērt dažādi savērt. Somas vai kas tas ir? Patreiz nav. Tās tā kā stākumā mērķa auditorija bija domāta pirmsskolēni, kuriem ir būtiski iemācīties šīs te prasmes. Ja, bet tagad es konstatēju, ka tas patīk arī tiem, kuri to jau prot, ja, jo tur ir tas interesantais moments, ka Somai visu kaut ko var pats samainīt un izmainās viņas izskats arī. Un iefotografējām žurnālam Avēne, un patīk tā kā arī tādiem lielākiem, ja, līdz 11 gadiem, un tad izstādē ražots Latvijā nāca klāt jaunieši, studenti, viņi saka, vajag somas studentiem, ja, tādas mugursomiņas. Tā kā tas ir virziens uz priekšu, ko domāt. Patreiz tās pirmās ir tā kā vairāk mazajiem, ja, arī pēc izmēra. To sauc Golova lomka apvienota ar atcerotāju vai somu, vai tad ar laiku vēl kaut ko? Jā, kas ir funkcionāla lieta, ja, kas ir vajadzīgi tik un tā arī tam pirmsskolēnam savas lietas, ja, vai meitenei tieši gribās, lai viņai ir soma, mammai ir soma, kā tā man nav. Bet meiteni pati to ir uzšuvusi un uztaisījusi, vai to izdarījāt jūs? Jo es pat domāju, ka meiteni vēl vairāk lepotos viņu pielikt, ja viņi pati to būtu izdarījusi. Tad jau gandrīz ne tikai Golovo lomka sanāk, bet vēl tā kā tas. Jā, par to var padomāt, bet šāda ideja jau vismaz vienam uzņēmumam Latvijā ir. Tiem, kas taistās somiņas internetā, var sataisīt un tad pašam tev uzšuvi? Pat ne Erdbagas domāju, bet Divan ir Saulrietā, ir tāda firma, un viņi piedāvā tādus dāvanu komplektus, kur ir, piemēram, uzšuvis pilventiņu, un tur ir iedoti materiāli, un tad pēc instrukcijas var viņu izveidot un uzšūt. Ja? Mēs tā kā galīgi negribējām špikot, un patreiz šis ir palicis tā, varbūt vēlāk. Varbūt vēlāk, ja mēs viņu varētu attīstīt mazliet citādāk, ne tieši tā kā viņi. Ja? Patreiz viņš ir mūsu darbinieku šūs. Jūsu uzņēmumā ir vajadzīga šūjumašīna, cik darbinieki? Mums jau ir šūjumašīna, tāpēc, ka ir caur Nodarbinātības valsts aģentūriem. Jūs ņemat 2000? Jā. Forši? Jā. Jūs paspējat savā dzīvē būt arī bezdarbnieks, es saprotu, ja? Jo bez tā jūs netikāt pie 2000. Jā, un to laiku es arī izmantoju, lai mācītos, ja, tīri neformālā izglītībā kursus, kas ir iespējami, ja, tas pats uzņēmējs 5 dienās un ideja kā. Un tiem, kas nezin, kas ir 2000 no Nodarbinātības valsts aģentūras, tas ir vēl labāk nekā, piedodīt, no Hipoteku bankas. Protams, ka tos jums nav jādod, ja jūs tiešām turpināt šo ideju attīstīt, ja šūjumašīna, kā teikt, šuj, lai ko viņi šūtu, tad tas ir jau jūsu biznesa sākums vēl bez visu kredītu. Un tūliņ pat man būs darbā 2 jaunieši, arī caur Nodarbinātības aģentūru. Kas subsidēta darba vieta, ja? Jā, kur daļēji tiek valsts vai apmaksāta. Pat jaunieši arī invaliditāti, piemēram, kad arī... Patreiz vēl nē. Es vienkārši varu pačistēt priekšā, ka dažkārt, kad jūs ierīkojat darba vietu jaunietim ar invaliditāti, tad arī tos, piemēram, vēl vienu šūjumašīnu jums arī var nopirkt, tā kā cits par citu naudu. Jā, bet tā kā es esmu no izglītības vides, es saprotu, ko tas nozīmē, un es mazliet tā kā patreiz baidos, un pēc tam arī tā vieta vēl var būt, nevis var būt, bet viņa pilnīgi noteikti mainīsies, jo patreiz tas ir mans dzīvoklis, un to es tā kā, jā, ar laiku ceru viņā atgriezties, kā savā privātā. Un tātad tajās spēlietiņās labi var sašņorēt, iemācīties šņorēt, var iemācīties skaitļot, var iemācīties, un tagad, principā, es varu atnākt ar savu kaut kādu ideju, ko vēl tur vajag ielikt, un jūs iešūsiet to ideju. Es domāju, ka jā, jo patreiz ir tāda, pirmā kolekcija. Kā jūs tirgosiet šito internetā, Jelgavā uz stūra, naktīs, pirķi, kodički, cigareti, atstarotāji? Tur mēs jau izmēģinājām un sapratām, ka tas nebūs, bet visu vajag pamēģināt. Jā, tad mēs esam pabijuši pāris lielākos tirgos, Brīvdabas muzejā un Doma laukumā, un tā bija ekscelenta iespēja parādīt, ka mēs esam un iegūt kontaktus. Veidojas mājaslāpa, kurā tirgosim, un viņš tomēr vajadzīgs aptaustīt un just, kāds viņš ir, tad arī sadarbību ar mazumtirdzniecības veikaliem, jo, ir tā, kādam parādu pastāst, un kur to var nopirkt, un tad tā, zvani mani, zvani mani. Labi, es jums tagad paprasīšu tā, Dānijā, piemēram, ir valsts likums, kas aizliedz pārdot ziemas apģērbu bērniem, kurā nav iestrādāts jau pēc likuma iekšā atstarojošs elements, da jebkāds. Tagad man gribētos teikt, ka jums arī vajag kaut ko tādu,
lai jūs biznesi vienkārši, lai būtu, var teikt, spiesti pirkt. Jā, padomā. Likums, ka skolnieku somas turpmāk nedrīkst būt bez atstarojošiem elementiem. Un tad mamma domās, ko es pirkšu parasti atstarotāju, labāk visu somu nopirkšu ar atstarotāju. Jā. Okay. Tas tā. Tas ir pārdomā. Nē, tas tā. Vai mums ir vēl kāds jautājums, kaut kas, ko mēs gribam noskaidrot, Ilze, pirms mēs sākam analizēt viņas ideju, kuras ar citu jau rullē? Margarita, ko jūs teiksiet? Šitais nav tāds vēriens kā gitais ar 5,000 un 2 miljoniem. Te pietika ar 2,000. Patreiz vēl nē, ja? Akal viss. Baigās tās Jelgavnieces. Nē, paldies jums, Ilze, liels. Tas atkal, man liekas, ir tas labs piemērs, kad cilvēks nekrīt izmisumā pie kādiem tādiem īpašiem apstākļiem, bet mēģina izpausties un likt lietā visas savas zināšanas un prasmes. Jo šīs, man liekas, ir tas gadījums, jo te ir jāpiespiež tiešām domāt un kaut kādu tādu sevišķi tiem mazajiem. Bet par to biznesa tālāko. Ansim ideja par to lobēšanu, tur tā lobēšana iepriekšējā piemērā bija daudz svarīgāk? Ne to, ka svarīgāk, iespējamāk. Jo nav mums to lielo apģērba ražotāju, kuriem piespies šos atstarotājus likt, tur jau tā problēma. Vai tad arī tas klastera variants, bet tad jāmeklē lielas šūšanas fabrikas un diemžēl šeit mēs nespējam konkurēt ar importa produkciju, ko no tās pašas Ķīnas daudz lētāk ievet un tā tālāk. Tas ir cits jautājums, varbūt tā virzienā arī ne to, ka nav vērts, bet ļoti uzmanīgi jādomā, jo šeit uz vietas mēs neko un panākt, lai dāņu ražotāji mūsu atstarotājs liktu viņiem pašiem. Bet otrādi, kāpēc ne Ilzei braukt uz Dāniju un teikt, paklausties, Dāņi apnikuši tās ķīniešu somas, pērciet Made in Latvija. Tas bija otrais, ko es gribēju teikt. Tieši tā. To, ko es no rīta teicu, ka tā ir mūsu iespēja, ka tiem lielajiem arī citās valstīs mēs varam izpildīt šāda veida pasūtījumus. Vai nav vērts, man būtu tāds ieteikums arī kaut vai caur LIA mēģināt šos partnerus pameklēt. Tos somu ražotājus, apģērbu ražotājus un viņiem piedāvāt. Un tieši to inovāciju parādīt ne vienkārši, ka tas ir atstarotājs, bet, teiksim, novelkot to jaciņu, viņš vēl tur kaut ko var knibināties, vai to pašu somu. Vot šeit būtu iespēja, man liekas, daudz lielāka. Jānovēl tiešām no dzīvokļa aiziet uz darbnīcu, ne ar vienu mašīnu, bet ar daudzām. Tikai turpināt. Bet šajā biznesa modelī, ja pēkšņi kaut kas nerulē, man patika arī tā doma, ka tomēr viņa primāri ir nodarbinājusi sevi un pieņēmusi pagaidām darbā. Ja pēkšņi ražošana samazinās, tāpēc, ka pircēji pagaidām nav tik daudz vai kā, tas, man likās, arī baigi stabili izrēķināts, ja? Viss ir līdzsubsidēts, nav ņemti kredīti, principā nav grūti arī, protams, jūs iesiet plašumā, bet nav grūti arī kaut ko samazināt aizvērt. Nē, to, ko es teicu sākumā, cilvēks nodrošina pirmkārt sevi un brīnišķīgi rīkojās grūtajā situācijā, atrod iespēju. Tas ir tas... Ja būtu vēl naudiņa, kur būtu jāliek, kurā jomā vai reklāmā vai vēl vienā šujmašīnā vai kas būtu primāri? Es drīzāk meklētu šos partnerus, kuriem piedāvāt un uz viņu pasūtījumu strādāt, un tad jums nodrošināts būtu noiets. Jo, redziet, es esmu saskārusies arī personīgi ar līdzīgiem cilvēkiem mazumtirdzniecībā realizēt paliek ļoti sarežģīti, jo uzcenojumi mūsu mazumtirdzniecībā ir milzīgi, un tad ražošanas izmaksas vienkārši vairs, cena vairs nespēja nosekt to visu, līdz ar to tad jums noteikti jādomā drusku šajā virzienā. Bet šīs pakalpojums nekad nevar izaugt līdz miljoniem, jo viņš tomēr runā par ekskluzīvu nišu, un Ķīnu viņš nekad neizkonkurēs, vai ne? Ķipa viņa kā firmas prezidenta, kas dara to priekš visas pasaules, un Ķīna elpo putekļus nesanāks nekad. Nē, kas to zina, varbūt pēc gadiem 20, kāpēc ne? Bet šobrīd jāsāk ar mazumiņu, un tas jau ir izdarīts.
Būtībā tas ir izdarīts, jā, tajā ziņā Ilze cepur nost. Labi, ko jūs sakat, ja jums būtu tagad jātīst šitas uzņēmums, Ilze, kur jūs, ko ierosinātu darīt un priekš kam tas viss patiesībā? Nu, ja tā ņēma, kaut kāda, taču, es nezinu, cik viņi 30 centīmi no Ķīnas tāds varētu maksāt Kievskā, tepat Narvezinā uz stūra. Ja tā pakritizē. Ja, redz, mēs neesam biznesa attīstītāji pirmkārt. Tad arī īsti neizskanēja par to, kādas tās konkrētās investīcijas būtu vajadzīgas. Paprasam, ko tu domā, Ilze, kur tev vajadzētu likt naudu, ja tev būtu iespēja? Tu esi kādreiz sapņojusi par naudu vēl klāt no Eiropas? Būtībā jau jā, ja būtu pasūtījumi, tad ir jāražo vairāk, jo patreiz ar to vienu šuju mašīnu necik nevar saražot. Bet ja būtu pasūtījumi, vai tev nav pirmkārt jāatrisina tā problēma, ja būtu pasūtījumi, nevis otra šuju mašīna? Nu ir. Tad Eiropas nauda gan arī sākumā varbūt likt, ja būtu pasūtījumi problēmai. Tāpat kā reklāmai un gada tirgiem, kam vēl? Izstādēm, braukt, tikties, tā kā kaut kā tā. Tas tev ir klārs un tu to darīsi? Jā, es to darīšu. Būs vai nebūs Eiropas nauda, tu to darīsi? Jā, gluži tāpat kā ar pašu sākumu, ka es to darīšu, man bija savi iekrājumi, man nebija tik bēdīga situācija, jo tas bija mans lēmums, mana dzīves izvēle, nevis es biju bēdīgā situācijā. Viņi smaida to sakot, fantastiski, par to vien ir aplausi, vai ne? Ko tu saki? Jā, ja runa ir par tā kā paplašināšanos un izstādēm ārējo tirgu apgūšanu, tad Lijā ir pieejama ārējo tirgu apgūšanas programma uz izstādēm 50%, kā iepriekš Ilga jau stāstīja. Bet obligāti jābrauc uz ārzemēm? Viņi varbūt grib uz Liepāju, ja aizbraukt. Jā, diemžēl šobrīd ir tikai ārvalstu izstādes. Iepriekš bija arī iespēja piedalīties. Tad līdz Šauļiem klausies. Jā. Tas ir vēl tuvāk nekā līdz Liepājai no Jelgavas. Jā, un 50% no izdevumiem gan ceļu, gan komandējumu viesnīcas. Tas viss būs apmaksāts tikai tad par tiem mārketinga materiāliem. Ir jādomā, jo tie šajā programmā nav atbalstāmi. Bet viņai to vajag. Viņai vajag tos mārketinga materiālus, kā jūs viņus saucat, reklāmu. Kur tad viņi varētu dabūt tur naudu? Tur iespējams jārunā, tad ir ar hipotēku. Mīļā banka, lūdzu, vajag. Ļoti vajag. Jūs, kad tagad brauksiet uz Bausku no rīta, ja? Jo es saprotu, jūs dzīvot Jelgavā un laikam aizbraucat. Tā ir Bauskai, ja? Tas ceļš, tur drausmīgi, viņš psihopāti, visi tiem melniem bez atstarotājiem. Iedomājieties, cik forši tāda atstarotājiem. Visi bērni no rīta skolas tajā pieturā gaida busu, banka. Dodiet. Ar banku ir ļoti laba ideja, ļoti laba un viss jau notiek. Un tas vienīgais ieteikums ir kāds. Pie tā brīža, kad gribēsies paplašināties un bankā saņemt papildus naudiņu. Ir ļoti būtiski, ja izdodas pirms tam jau esošajā šī brīdī, vākt kopā informāciju par savu realizācijas vēsturi. Respektīvi, šeit var būt viss kopā, šeit var būt tie tirgi minēti, tie pakalpojumi, teiksim, tie tās preces, ko jūs jau esat pārdevuši, cik tādu ir bijis, cik tādā tirgu. Tad pēc tam analizēt pakaļ, tad var prognozēt vieglāk. Un tās ir tās lietas, ko var ieteikt. Bet jūs to visu tagad sakat bišķiņi tāpēc, ka jūs kā banka, ja viņi nāk jums pēc kredīta, teikt, paklauk, tā meitnei ir tikai šujmašīna un dzīvoklis. Un dzīvokli viņi jādomā, taču nebūs tik traka, ka neliks biznesā, ja jums ir 1 no 7 dzīvokļiem. Nē, vienkārši es gribētu zināt, ja jūs iet uz banku tagad pie dāmas un teikt, jums vajag attīstībai, ja jums ir prasījis kaut kādu ķīlu. Ko jūs liksiet šo mašīnu? Vienīgais apgrozāmais līdzeklis. Ok, jums būtu. Tad ar to jau pietika, lai viņa varētu neķēpāties ar pierādījumu, ka sestdienas bija Kaunciemielas tirdziņā, svētdienas braukšu uz Liepājas tirgu. Tur jau cita tad saruna. Sapratu, Ansi, jautājums nav šobrīd par nodrošinājumu kā primārais. Uzņēmēja darbībai jebkuram. Ja iet runa par uzsākšanu, mēs skatāmies un uzņēmējiem skatam līdzi, kā viņš spēj prognozēt to savu plānu, kā viņš spēj pieturēties pie tā, ko viņš pats ir ieplānojis, kā tas veidojās. Ķīla ir sekundārs. Un viņi ir ņēmusi tos 2000 vai cik 4? 2000 no NVA, tagad, ja es tā domāju, kā nodokļu maksātājs paklau. Viņi jau 2000 no Eiropas ir dabūjusi, jo tā NVA nauda jau ir Eiropas nauda. Un tad viņi vēl no bankas dabūs kaut kādu īpašo atbalstu vai starta programmu un ko. Kur cik Eiropa var maksāt vienai, lai viņi sāk pat pelnīt. Par atbalstu kombinēšanu ir katrs gadījums jāskatā atsevišķi. Jā, galvenais, lai nav pārsniegts šie de minimis rādītāji. Kas tas ir? Sakās ar svešvārdiem. Kas ir de minimis? Minēja Latvijas Investīcija attīstības aģentūras, tie ir šie Eiropas Savienības noteiktie maksimālie atbalsta
saņemšanas apjomi. Bet izklausās miljoni, ja? Nu, jā. Nu tad, attiecīgi, te jums vēl nedraud. Ilgi vēl paciešaties, tiksiet ar miljoni. Bet par to atbalstu kombinēšanu dažādās programmās tad ir jāskatās atsevišķi. Tur ir zinām ierobežojumi, bet parasti ir, protams, parastā situācija ir tāda, ka uzņēmējs pretendē uz kaut kādu vienu konkrētu atbalstu. Ja tiek kombinēts, tad mēs skatāmies. Vai jūs tagad vērtējat, jums patīk vai nepatīk tas, ko viņi tur rokā? Jūs arī skatāties tikai un vienīgi uz kaut kādām biznesa projektiem un kaut ko, jo tomēr kaut kāds subjektīvs faktors, ko viņa mēģina. Miljoniem tādus katru minūti Ķīnā saražo, ko viņa tur ņemās. Es kā baņķieris, normāls, kas viņa galīgi slima ir? Ko viņa bāžās tur? Sapratu domu. Domāju, ka mēs esam citādāki. Un tas, kā mēs skatāmies uz uzņēmējiem, ja mēs neredzētu ar tām pašām acīm, tā kā redz viņi, tad daudzos gadījumos tie projekti tālāk varbūt neaiziet. Tāpēc es ļoti varu ieteikt vienīgi runāt tās lietas un tas iesākums... Jūs gribat teikt, ka normālā bankā skatās tā kā es tā kā notēloju, bet pie jums, ja? Mēs vairāk esam arī šie konsultanti un vairāk uzņemamies šo sadarbības lomu, konsultanta lomu. Es domāju, ka tā ir liela pievienotā vērtība, jo katram tam projektam... Jā, bet piedod, bet šim produktam ir daudz pievienotās vērtības, par ko mums katru dienu no televīzijas un seminārā ļečīka, jā, tas produktu, inovatīva, pievienot vērtību. Kāda tur pievienotā vērtība? Adatas, diegi, šujmašīna un mazliet fifīgāka ideja nekā ķīniešiem. Ja mēs runājam par šo konkrēto, tad ilgi viņš tirgū tāds viens nestāvēs, jo viņš ļoti potenciāli ir uz to pašu saucamo ideju zakšanu. Ja? Tad nākošais apskatās, es tur varu to formu pamainīt, to vēl kaut ko un taisīt pakaļ. Tātad, ja stāvēsim uz vietas, pastāv risks, ka var nākties zaudēt. Ja attīstīsimies, jūs būsiet soli priekšā pārējiem, tā būs jūsu priekšrocība. Tieši tā mēs arī darīsim, tāpēc, ka tā ir mūsu ideja un tā kā mēs to redzam, labi, tā ir viena sīka lieta, ja, bet ideja patiesība sakot slēpjas tur, ka nav bērnam jāpērk atsevišķa spēle, kur viņam būtībā tik un tā ir vajadzīga. Sevišķi jau bērniem, kam ir kāda attīstības traucējumi, kam ir logopēdiskas problēmas. Jūs jau par tādu nišu sev atradāt. Jā, jo, saprotiet, šis ir, maza lieta, un tā liekas tūkstošiem ir tādu, ja? Bet šeit arī trenē koordināciju, kas trenē smadzeņu attīstību, un bērniņiem, kuriem varbūt ir mazliet traucēt, tas ir īpaši aktuāli. Jā, bet to internetā nevar pārdot, jo tas ir jārunā aci pret aci. Tirdziņā vai jūs bērniem gadienā L-burtiņš labi izrunājās, un tad ņemiet šito, un ja R-burtiņš, tad šito, un tad tādā veidā... Gluži ne tā, ja? Es saprotu, bet ir vajadzīgs cilvēcīgais kontakts. Cilvēcīgais, ja? Tātad varbūt ar speciālām skolām, ar pirmskolas izglītības iestādēm, ar alternatīvo virzienu, ja? Kur viņi jau paši tiecās pēc mācību materiāliem, kur ir dabiski materiāla, ja? Kur viņi jūs tā kā ekošmekos tiežat arī, ja? Tur līns, tur viss tur... Protams, līns, kokvilna, ja? Šī gadījumā tas atstarotājs ir tas, kurš nav dabīgais, ja? Bet somas ir arī dabīga materiāla, tātad līdz kokvilna, viņš viņu var veidot, pārveidot. Ilzi, šis mazais to varbūt, to ideju pilnībā neizskaidro, tāpēc liekas, tas tur tāds, Ilzi, kā jūs pati vērtējat? Es, piemēram, nesen televīzijā esot rādīta dāma no Mākslas akadēmijas, kura no kaut kāda šitādas dzīves, ja, kur ir atstarojuša dzīve, uzveda bērnam visu to cepuru, un tad tas bērns iet tā kā tāda lāpa, ja, ziemas naktī, un viņš spīd reāli, spokojās reāli. Un tas tika nosaukts par kaut ko nenormāli inovatīvu, to izdomāja Mākslas akadēmijas studenti, tātad viņai ir inovatīvisma zinātņu doktora grāds oficiāls, un kā, kas ir, var teikt, viņa jums konkurents, kaut kāds daudz inovatīvāks nekā jūs, kaut kas tas ir, jo kaut ko tagad līdzīgu, mēs esam ceļā uz to, atstarošana ir svarīga lieta. Jā, viņa nav konkurence, viņa nav konkurence, jo šis ir viens no daudziem produktiem un radās kā tā, tieši pats tas atstarotājs, ka var būt arī atstarotājiņš tāds, piemēram, ja kā dāvana es bērniņam nevēlos pirkt somiņu, kura ir lielāka attiecīgi arī dārgāk, bet es gribu kādam bērniem uzdāvināt kādu sīku lietu, kura reizē ir arī rotaļlieta. Man nav jāmeklē
tās veramās rotaļlietas veikalos, kas ir koka paliknītes ar prastām kurpju šņurēm, un pēc tam viņi tāpat ir izmetama, tad šis savu funkciju vēl turpina, kā atstarotājs. Ilgtspējīgs. Jā, tieši tā, un mēs, es domāju, ar viņu nekādā ziņā neesam konkurence, jo mums tā pamatideja pavisam cita ir attīstošās lietas, kas ir reizē arī funkcionālas. Labi, cik viņa maksā, jo es veikalā tomēr iegājis, es jums saku, Norvēzinā 30 centi, kas pieņem maksā atstarotājs. Es nezinu, es žurnālists, man vienmēr dāvina pa brīvu, es nevienu vēl dzīvē neesmu nopircis. Bet attīstoši rotaļlieta mazāk par 3 latiem nemaksā. Līdz ar to šis maksā 5 lati. Bet piekrītiet, ja Norvēzinā šito pārdod par 30 centikiem, labi 50, lai vieglāk rēķināt. Un jūs man tagad par 5 latiem gribat pārdot šito, labi bio, Made in Latvija, roku darbs, forša meitene Ilzi uztaisījusi, ko vēl es varētu pateikt? Bet pa 5 latiem, 10 reizes dārgāk, es taču neesmu stulbs. Jā, viņam ir viena funkcija atstarotājs. Bet man ir 3 bērni, sapcīt. Jā. Tad 15, jūs domājat, ko jūs runājat? Bet varbūt visi 3 viņi izmanto tikai kā rotaļlietu. Jā, un viens no viņiem viņi izmanto kā atstarotājs. Pirmdienā tu ies uz skolu, otrdienā es tev došu atcerotāju, nākamais bērns ies uz skolu. Nē, labi, bet piekrītiet, 5 lati tiešām. Tur pašizmaksa tā ir, cik ir, pašizmaksa, ja nav noslēpums, jo ko pārmet latviešu biznesam, ka viss ir unikāls, viss ir ar rokām taisīts, viss ir tik maz eksemplāros, ka beigās ir tik dārgi, ka bizness atvainojos, tu vēlreiz, bet nomirst tieši tāpēc, ka cena ir crazy. Pie tā patreizējā, kā viņi ir pirmie, un mēs vēl neesam tur tādi žiemanījušies, pie 2,5 lati ir šī pašizmaksa. Tieši dēļ visiem tiem atcerojušiem elementiem, dēļ darba, dēļ visa. Darbs ir lielākais. Protams, tur uz 1 kvadrātcentimetru diezgan daudz jāšuj. Salīdzināt. Tieši tā, jā. Ok, un tad, teiksim, 50% peļņa ir ok? No pašizmaksas plus 50%. Ja tā ņem, Vācijā ir kā 4% esot peļņa lielajiem uzņēmumiem. Es nezinu, es tā dzirdējis. Ko jūs, Margarita, par šito sakat? Šīs ir ļoti tipisks arī mums šeit. Diemžēl mēs ar šo savas peļņas iekārošanu ļoti milzīgu, tiešām varbūt esam vēl tur, kur esam. Ja vidējās rentabilitātes var nepārsniegt 10%. Mēs mazāk par 25-50 neesam gatavi strādāt, kaut vai kā, nedomājot ne par pircējiem, ne par klientiem. Tad arī ir, ka ķīnieši izkonkurē visus, jo mēs turēsimies pie sava. Bet kas tad ir jādara? Šajā gadījumā Ansi, tas nav atstarotais. Un propagandē to kā tikai atstarotāji. Tas ir skaidrs, ka es pārspīlēju. Bet ar ko tad būs jāsalīdzina? Šeit jārunā tieši par to otro pusi, tā ir attīstošās. Vai ir rotaļlieta vai funkcionālā, varbūt ir vērts padomāt par kādu tādu nosaukumu, bet šeit maksā ideja. Ok. Nē, var sakot par ideju. Nē, es jau to neapšaubu. Par to cenu vēl gribēju pateikt, teiksim, ar mazumtirdzniecības veikaliem runājot, tā, patiesībā sakot, izveidojās šī cena, jo, par kādu cenu es varu atļaut, par kādu cenu es varu atļauties dot viņiem, lai tā gala tirdzniecības cena ir tāda, un es tomēr arī nedrīkstu braukt uz tirgu un tirgot tagad viņi par 2 lati, ka veikalā viņš stāvēs par 5 lati, un tad atkal veikalā viņi neviens nepirks, tātad tā nav mana šī izdomātā, tas ir, arī sarunās, kā... Bet varbūt jums nav jāiet uz veikalu, varbūt jūs tik ekskluzīvi, ka atrodam internetā un tikai, nezinu, Kalnciemielas tirdziņā. Var sakot, ja jūs pretendējat uz luksus preci nosacīt, uz kaut ko īpašu, kā reizi gadā Ziemassvētku dāvana, tad viņam arī jābūt īpaši iepakotam un īpaši pārdodam. Viņi nevar rinčikā garām ejot pie vīna pudelēm. Nē, katrā gadījumā nē, tie būtu mazie šie dabas veikaliņi. Jo kāpēc ne tikai internetā, tāpēc, ka viņu tomēr vajag aptaustīt un redzēt, kāds viņš īstenībā ir. Tāds man patreiz ir tas redzējums. Par to, ka īpaši noformēts un ar visu atstrādātu instruktāžu klāt, kas tas īstenībā ir un ko ar to īstenībā var darīt, un ka tas ir stāstāms ļoti, tas ir skaidrs. Tā stāstīšana arī maksā, jo katram to izstāstīt 100 reizē jau gluži piediebjās, par to tiešām jāmaksā vairāk.
Kaut kāda kritika, kaut kāda slavas dziesmas, kaut kāda skepse. Aiziet, Ilze? Dace, es nezinu, kāpēc tev Ilze izsaucās. Pirmām kārtām slavas dziesma, tāpēc, ka tiešām tas nav tikai atstarotājs, tā ir funkcionāla lieta, lai attīstītu mūsu bērnus. Vai tu vēlies, lai tavs bērns izaug par ģēniju? Nu, viņš jau ir objektīvi spriežot. Manējie konkrēti ir, pārējie nezinu. Nu, lūk, tad tie, kas grib, lai jūsu bērni būtu ģēniji, arī pirks tādas mans, lai bērns attīstītos, jo ne tikai tādi bērni, kuriem ir mācīšanās grūtības vai ir kaut kādas problēmas, tas ir jebkuram bērnam izmantojama lieta. Tā ir kā rotaļlieta, un kāpēc man pirkt, teiksim, somas, kas ir visiem... Bet tad varbūt izplatīšanas tīkls ir tikai tur, kur iet bērnu vecāki. Jā. Skolas, bērnu dārzi, bez nafik tad iet uz kaut kādiem krutiem veikaliem, uz kur normāli vecāki nemaz neiet. Viens izplatīšanas vieta noteikti varētu būt tiešām bērnu dārzi, kas varētu būt kā sadarbības. Varbūt tām arī pašvaldības, kuras nodrošina bērnu dārzus ar aprīkojumu, ar mantām, ar visām šīm lietām, ir pasūtītājs potenciālais. Un vēl viena lieta, es varu pateikt, brīva niša ir tādā jomā kā diabēta bērni. Viņiem ir ļoti daudz dažādas, teiksim, lietiņas, kas viņiem ir vajadzīgas. Piemēram, bērnam ir glikometrs, kurš ir melnā somiņā, neglīti, viņš taču ir bērns, viņam gribas kaut ko skaistu krāsainu. Pie mums tādus nevar nopirkt. Somiņu, kur ielikt insulīnu pumpīti, tā arī maksā, teiksim, Latvijā tādu nopirkt nevar, ja pasūt no ārzemēm vismaz $25 plus vēl transports. Jā, jūs taču iekļautos $25 ar savu somu, vai ne? Jā, bez visām tām fičām, kas tur ir virsū. Un ja ņem vērā, ka nedēļā slimnīcā stājas uzskaitē 8 jauni bērni, kam ir diabēts, tad lūdzu. Šitais jau bija konkrēts padoms, paldies. Tā nebūs preci, ko pirks katru dienu, bet reizi pusgadā vecāki labprāt iztērēs tos 5 vai 20 latus, bet viņam bērnam būs kaut kas īpašs, plus vēl attīstoši. Pagaidāt, šitie divi ģēnīgi, kas tur apspriež, lai viņi tagad stāst visiem skaļi. No? Ko jūs tur tagad meiteni aprunājāt? Pirksiet saviem ģeniāliem bērniem uz Ziemassvētkiem? Jā, mēs aprunājam vienu lietu, kas notiks ar to produktu, lai viņi oficiāli pārdotu caur certifikācijas institūcijām. Un mēs tagad šobrīd apspriedām to, vai tas jūs nenoliks tur zem zemes. Var teikt, Dievs dod jums izturēt to, ja gadījumā PVD vai kaut kas tam līdzīgs atnāks, ja? Ko jūs esat izmēģinājis jau šito laimi saskarties ar viņiem? Nē, PVD, tā kā man laikam neskrāt. Nē, PVD, protams, bet certifikācija bērnu mantiņām, jā, bērnu mantiņām ir īpaši CE certifikāts, bez kuru jūs veikalus nedrīkstat ieņemt. Nu jā, tieši tā, tas ir ceļš uz priekšu, un mēs neesam vēl paspējuši. Bet jūs saprotat, ka iespējams lielākais kredīts, kas jums būs bankā jāņem, būs tieši dēļ tā, nevis dēļ kādas saražošanas. Jā, es saprotu. Ok, un banka maksās par šo, mīļā hipoteka banka, vai jūs maksātu par CE certifikātu, ko šai bērnu rotaļlietai vajag, tāpēc, ka citādi tas projekts nerulēs? Šeit vairāk piemērots liekas šīs te LIA programmas. Jā. Ir tādas, ja? Ja ir konkrēts mērķis un nav tādas programmas, tad noteikti to kredītu var izmantot, ja redz tam konkrētu atdevi pēc tam. Bet, ja ir programma, tad pirmkārt ir izmantot noteikti to. Ok, skaidrs. Nē, bet tas ir ļoti svarīgi par to vienmēr domāt kā risku, ja? Jā, izskatījās, ka ir tāda programma mums vēl. Nu, tātad tas viss priekšā. Gīta, jums kaut kas jāpasaka. Jūs tā paslavējiet tagad ielas tālāk vai arī pakritizējiet. O, jums ir trešais darbinieks, apsveicu. Un es redzu, cik es prasu darbu. Man kādreiz tā jocīgi liekas, cilvēki saka ārprāt, šuvēja man pa zaķa masku paprasīt 15 lapus. Tad es prasu, kas tu esi pēc profesijas? Es esmu frizieris, saku, bet es aizgāju pie frizieris. Viņi man nesmuka apgrieza macu, viņi man paprasīja 20. Izķēmoja uz mēnesi. Jā, piemēram, vai ilgāk, ja? Tad saka, šuvējs jau ieliek laiku, darbu, emocijas. Tas ir tāds pasākums, ja? Tā ir viņa laika nauda, tā ir viņa dzīve, ko viņš tur saliek vienā produktā. Tā kā šeit nevar pateikt, vai tas ir dārgi, tas ir forši. Tas ir forši. Ideāli, labs komentārs. Paklau, bet pārvērst to par sociālo biznesu, ja mēs tagad aizgājam šito taku, ka tas ir attīstoši, un tas ir tā, atpakaļ pie tā, ka cilvēki paši, kas ir ar invaliditāti, kuri dažkārt netiek darba tirgū tieši tāpēc, kļūst par šī pasākuma līdzveidotājiem. Viņi varbūt kaut kādā mērā atvainojos par tiešumu, bet kļūst par viņa reklāmas sejām. Lai tas tā kā ielīgsmotu cilvēks, īpaši pirms Ziemassvētkiem sirsnīgs mums parasti vai neatverās,
un naudas maki. Un tad mēs tā kā bišķiņ citā dimensijā to ieliekam. Viņš ir ne tikai biznesa, bet faktiski tāds sociāls darbs. Kaut kas uz to pusi, ko jūs sakat, kaut kas ar to, ko teica Dace par, teiksim, speciāli. Un tur ir viss pirks kā traki un neskatīsies uz to, ka 5 lati, bet 50 sanķiki par kaut ko līdzīgu lētāku. Nu, vairs nebūs šitā muļķīgā, tipiskā salīdzināšana, ka Rimčikā es kaut ko redzēju tādu no Ķīnas. Nu jā, attīstoties par to ir domāts, un īstenībā realitātē jau arī tā komanda, kas mēs esam, ja mēs tā ļoti sāktu teikt, kas mēs katrs esam, tad viņš jau arī ir sociālais biznes, ja? Okay. Vienkārši patreiz to negribās skaļi kliegt. Bet iet šo kā reklāmas āķe vai kaut kādu, jūs negribat vienkārši morāli jāizsver, ja? Jā, jo ar to sākt, es tā kā... Cilvēki, kas no tā aizkaudz naudas, farmācijas bizness. Jā, es zinu, un es tā kā pasakoju līdzi un padomāju, bet tas, ir arī no katra personības atkarīgs. Es nebūšu tā, kas to jums tādas vērtības ir savādākas, jā, tā kad es viņu būšu plašāk izvērsus, un tas reāli būs nevis mūsu triju, tur, teiksim, dzīves nodrošināšanai. Tad jā, ka būs pietiekami daudz šīs darbvietas radītas. Jā. Biznesa ideja rulē, ne? Izklausās. Vismaz pārējiem tāds smaiķis lūpām ir. Jā, protams. Izdarīt to pašu produktiņu. Jā, paturēt. Bet klausies, tad mēs neko neredzam, ko tu taisies, tad celies kājās. Labi, jā. Man uzreiz gribas to jautājumu sadalīt divās daļās. Ir viena lieta pārdot, otra lieta ražot. Man par abām lietām ir savi komentāri. Es domāju, produkts ir ļoti, ļoti labs, un viņš noteikti varētu labi pārdoties Eiropā, un nevajag baidīties, kad sākotnēji liekas, ka tā cena varētu būt 5 latus, pēc tam beigās bišķiņ par to. Lūk, un viņu, es domāju, jāpārdod noteikti kā attīstoša rotaļlieta. Tur var strīpiņi pielikt klāt atsterotājs vēl kaut kas, bet ir attīstoša rotaļlieta, kas vajadzīga ne tikai kaut kādiem bērniem, kuriem ir problēmas, bet tas trenē sīko motoriku, tas trenē sasiet praktiski kurpšņoris un visu kaut ko, tādu. Un Eiropā ļoti patīk šādas lietas, kur bērni var kaut ko ķipināties darīt. Arī praktiski, no praktiskās puses mēs daudz ceļojam ar bērniem, un mums reizēm ir svarīgi, kā ar kaut ko nodarbināt, piemēram, lidmašīnā 2 stundas, kamēr lido. Praktiski manta vēl kaut kas, tur patās stāv pie atslēdziņām vēl kaut kas, tur bērns var bišķiņ kaut ko ķimerēties. Baigi labi. Par to pašu pārdošanu. Ja pieņemsim te pieliek zīmīti Latvija, vecpilsētā pie suvenīriem, ļoti labs produkts. Ja pieliek Jelgava, tad patās uz vietas. Un es domāju, ļoti labi tas produkts aiziet. Uz Latvijas tirgu varbūt, Latvijas tirgus ir viena mazpilsēta Eiropā, un diemžēl, jā. Tā kā es domāju uz Eiropu par to cenu. Ja mēs te paskatāmies uz šo produktu, tad šeit ir ļoti liela metāliska daļa, kas noteikti diezgan daudz maksā. Kniedītes. Es domāju, ka tos produktus jūs nepērkat vairumtirdzniecībā, bet ejat kaut kur audumu veikalos, vēl kaut kas pērkat, kā parasts cilvēks. Bet noteikti vienmēr var kaut kur vēl vairāk. Ķīnā ir lētā. Jā. Bet nevajag aizmirst arī to, ka viņam jābūt ekoproduktam, jo tad uzreiz ir dubultā cena un visiem liekas baigi labi tā lieta. Ekodzels, piemēram. Super, vajag dārgais. Nē, jā, bet tas jau iet runa par tā krāsām, kas ir izmantotas, vai pieņemsim tā ekokrāsa spēja luminicēt, vai viņš ir atstarotājs, vai viņi tomēr nav atstarotājs, ja viņi ir eko. Tas ir super tāds, tā kā pilnīgi konkrēti ieteikumi. Lūk, un par to pārdošanu vēl, liels ķēdes ir, pieņemsim, ļoti daudz latvieši iepērkās, pieņemsim, H&M veikalos visur Eiropā, kur pērk, pieņemsim, krekpaņas, kas ir ražot Latvijā. Mēs paskatāmies Made in Latviju. Šitas varētu būt vēl viens produkts, kas varētu būt tādā lielā ķēdē, un vienkārši nopatentēt viņu dažādos variācijās, vēl, lai jums vienkārši to ideju kāds nenozog, un kā prezidenta aizsūtat visām lielām ķēdēm uz Ziemassvētkiem kaut vai, kā par sevi. Tas par lēto vienkārši reklāmas kampaņu tādu, un vajag labi, tas domāju, ka būtu reklāmas kampaņu ar mazām izmaksām, tikai pastmaršas pa bandrolītu, tā kā, pēdējais. Nē, šitie bija 3 konkrēti, Jānis, 7 paldies. Tas bija tāds konkrēti, vai ne? Bet laikam nemaksā naudu šitie padomi, ne? Tie bija divi, tas skatībā. Labi, sirsnīgs paldies. Tagad aplausus vēlreiz Ilzei par drosmi. Nebija sarunāta, bet paldies, ka jums palīdzēja arī par
tā kā acis piemiekšana, es arī dzirdēju uzreiz, uz kuru jūs miedzāt, un mēs izcēm, bet Ilze, man liekas, jūs novērtējat, jūs vinējāt ar to, ka droši nācāt un uz saplosīšanu. Sirsnīgs paldies arī jums, ja kaut kas atķērās tāds, kas palika varbūt, ka otrais jāpaklausās, vai kā, ēsmāja.lv, visas šīs lekcijas, arī tās, kuras no rīta bija, ir jau atsevišķi safilmēts iepriekšējos semināros un ir vēlreiz atskatāmas, pārsūtāmas draugiem, radiem, kaimiņiem, saglabājams nākamībām. Izprintējums ir arī šīs te jūsu jau saķēpātās lapiņas ar izprintētajām prezentācijām. Ja vēlaties, to drīkst lietot, bet nedrīkst, protams, bez saskaņošanas ar autoriem pārpublicēt tālākai izplatīšanai, kā vien paša zināšanai, varbūt kaimiņa izglītošanai un tā, bet tādā ziņā izmainīt vai ko jūs to, protams, ka nedrīkstat, bet lietot, tas ir publiski tā lietojams. Autortiesības vienkārši saprotiet, ja? Raimonds Pauls, piemēram, 700 000 nopelnīja, un Margarita kādu dienu, es ceru arī, vai ne, ar savām prezentācijām? Kāpēc ne, Margarita? Mums ir tā, ka Jelgavu mēs izvēlējāmies kā tādu noslēdzošo daļu, attiecīgi arī mums ir liela diena šodien. Mēs ceram, ka šitas bija noderīgi šodien. Jebkuru jautājumu jūs vienmēr Eiropai varat uzprasīt, vai te nabaga hipotēku banku vienkārši, bet es domāju, tagad viņiem grūti iet, viņiem tie drausmīgās rindas no Krājbankas nāk un tā, varbūt pēc nedēļas iet pie viņiem, pēc biznesa padomu, tagad viņi tiek galā ar jauniem kontu atvērējiem. Vai jūs varat iet uz biznesa inkubātoru, tepat Jelgavā, kā jūs redzējāt, viņu patiesībā ir daudz, tāpat Eiropas Savienības struktūra fonda informācijas birojas, man liekas, arī nekautreiz parādīt arī pareizās durvis, ja cilvēks nav atnācis pēc pareizām, vai arī lietot Ilzes padomus, un Margaritas pieņem neatteiks arī, ja vēlties kaut ko noprecizēt no, var teikt, vairāk gan tādu teorētisku padomu, bet tas dažkārt ir ļoti zelta vērts. ēsmāja.lv ir mājaslapa, kur ir atsevišķi sadaļu uzņēmējiem, kur meklējam šie materiāli, par ko jūs runājat pirms tam. Tur ir arī Eiroinfo. Ja kaut kas par Eiropas Savienību nav skaidrs, ne tikai no biznesa, jūs varat vienmēr uzrakstīt kaut kādu jautājumu un diezgan naski mēs pat atbildam. Daži jautājumi vienkārši ir jau iepriekš atbildēti, mēs jums viņus pārsūtam vēlreiz atbildi, daži ir jāpaskatās, ja? Vai kaut kas tāds. Tādā ziņā lietojiet arī to. Vai ir vēl kaut kas, kas palika neizrunāts, nesaprasts, kaut kas, bez kā nevar pielikt punktu šai dienai? Labi. Tad sirsnīgs paldies, es ceru, ka šitā bija noderīga diena. Ja kādam nepatika, tad vajadzēja nenākt.